otro izmaksu kazino. Labu vakar! Čau šajā otrdienā, šajā karstajā, cerams, vēl karstajā laikā. Atkal ar jums otrdienā jūsu guļamistabā vai automašīnā, vai kur jūs arī būtu, esam mēs trietā. Jurijs Žigājevs, Kristiāns Kreļins, un šodien mūsu viesis ir Reinis Lācis. Zudusī Latvijas nākotnes žurnālistikas cerība. Kā man minēja, teica, ļoti žēl, ka tu aizgāji tagad profesionālajā sportā, un kad esi gandrīz zudis. Jā, un kā arī tu esi... Pat bez ievada es zinu, ko es runāju. Pat pēc tā, ko tu man iepriekš. Ar ko runāju? Ingmār Jursmani. Jā, un tu pašlaik esi freelance basketbola entuziasts, teiksim tā, Twitterī daudz publicē par basketbola lietas, interesantas, insights dažādus, kā arī ir basketbola kluba Rīgas Zeļi, ģenerālā menedžera asistents, ja? Jā. Nu, kā arī bijušais Delfu sporta žurnālists. Reinis Lācis ar mums šokar, un jums kopā šokar studijā, lai kur jūs būtu. Jā, labvakar, Reini, pirmkārt. Čau, prieks. Paldies. Tu mums biji laivā. Es neatceros, par ko mēs runājām toreiz. Es atceros. Es biju vēl kā žurnālists uz Oļega Gavrilova un Jevgeņija Klopova tesē. Viss, mums vēl būs par šo. Par dzīvē interesantāk. Uzreiz tiem, kam nepatīk Latvijas basketbols un basketbols kopumā, varēs kādu daļu noskipot no mūsu sarunas, jo man personīgi, kurš uzskata, ka basketbols ir otrā labākā spēle ar bumbu pasaulē. Es kāpēc biljardi? Nē, es futbolu idiots. Un tāpēc man būs ļoti daudz jautājumu gan par ASV notiekošo, gan par taviem kontaktiem, gan par, protams, zeļiem. Bet paldies, ka atnāci, bet sāksim ar futbolu. Sāksim ar prieku. Ar prieku, jā. Ciešanu šodien cerams, ka nebūs. Pastāstīja tavas attiecības ar futbolu. Kur tu iepazinies vispār ar šo spēli? Kur tu tāds radies esi? Jā, no kurienes esi? No Lāča mammas, Lāča tēta. Kā pasaka? Tik vienkārši. Pagaidām, mēs tad ar futbolu sākam. Jā. Es domāju, es nezinu, no kā nāca iniciatīva, bet par to paldies maniem vecākiem. Es atceros, ka viņi tā daļai varbūt strateģiski. Mēram gada laikā man aizveda uz katru no Latvijā galvenajām sporta spēlēm. Kur tu dzīvoji? Es dzīvoju Rīgā, diemžēl. Tāpēc es vispār negribu asociēties ar Rīgu. Man nepatīk Rīga, godīgi. Kur dzimusi Ilūta Gaile? Siguldā, ne? Es nezinu. Man teica, ka tu zinot. Es nezinu. Kad tu esi Džeks, kurš zinot vienmēr visi, kurš dzīves, kur es sportistu? Paga. Sanktpēterburgā zinu, ja? Bet augu šeit. Viņš zina. Nē, vairāk par basketbolu. Tu salīdzināji Žagāju ar Ilūtu Gailu. Jā. Orla varēja pateikt. Paga, kur mēs plākam. Man tas diezgan strateģiski aizveda, kā maz bērnu, kad 6-7 gadi. Uz visām sporta spēlēm bija Latvija, Horvātija basketbols. 2001. gada kvalifikācijas cikls. Labs laiks tev bija. Hokejs bija kaut kas, hokeja izlases pret man šeit Lugano vai kaut kādu Šveices klubu. Un futbols bija, ja es nemaldos, tā ir pirmā Latvijas izlases spēles konto stadionā Latvija-Skotija 0-1. Īsti pēc tam, kas konto bija atvērts, arī tas laikam senāk Euro 2000 cikls. Varētu būt man bija 5 gadi kaut kas tāds. Es par šito faktu nezinu, ar ko Latvijas izlases pirmo reizi. Ar draudzības spēli, Latvija-Japāna nebija kaut kas tāds. Nē, tas bija pēc Eiro. Tur bija Mišā Brigādo Zimlinskim bija atvada spēle. Tas jau bija daudz vēlāk. Tas bija pēc 6. gads kaut kāds. Jā, jau stos arī bija. Ja atklāšanas spēles bija, jo komandā solīja bumbas no haļāvu. Man šeit pat atklāšanas spēle kaut kāda PFK Daugavpils konto, kaut kas riktīgi ikdienas vai bija Auda. Jā, kaut kas tāds. Bet tā bija man šeit pirmā izlase, kas vispār arī bija super forši. Es spilgtu iespējas atmiņā, visi kliedza labākais vārdsargs par Koļinko. Un, kā mazam bērnam man bija tā drīkst, tagad visi kopā kliedz vienu lietu. Es gribu būt vārdsargs, viņš ir labākais. Jā, viņš varbūt pat nesaprot, ko viņi kliedz latviski, bet tāpat ļoti forši. Un kā tajā brīdī dzīvoju, jo tu jau pirmo reizi aizejot, es jau biju super privileģēts, jo sporta vīzes jau bija ierasta lieta. Tas arī bija kaut kā no ģimenes nāca, ka viņi man tur katru otrdienu mājās. Un rēķina, ka tātad mazliet tu pacieties to nākamo ciklu, kas bija tāds ok, un nāk Eiro 2004 cikls. Un tajā vecumā tu jau zini. 10 vai cik 11? Cikls sākās, ka man laikam ir 8, esmu 94. gadā dzimis. Un tu skaties katru spēli, tu pēc tam lasto sporta vīzi, kur vēl var būt labāk, kaut kas vēl vairāk piesaistošs.
Un tas viss stāsts jau visiem ir zināms. Un, kad noslēdzās Eiro 2004, tad parādījās kaut kad ziemā gan jau pirmās ziņas par tādu lietu kā kuldīgas ventu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Čempionu līga kuldīgā. Jā, Kāpēc tas ir svarīgi? jo pirmkārt es arī uzsūdzu kaut kādu interesi no tāda. Es jau nebiju 9-10 gadi, es jau nebiju tā aizdomājies, ka kaut kur te notiek kaut kāds vietējais čempionāts, kur viņi arī kaut ko risina. Vai ne? Es zināju, ka tāda lieta ir, bet man nešķiet, tas ir loģiski uz kaut ko tādu iet. Un bija tāda reāla ažiotāža ap to. Bija pamatīgi. Un kas ir smieklīgākais? Līdzīgi kā Riverside to tagad. Kas ir prikals? Bet ne par tēmu. Es šodien ar mocīti braukāju. Pirms tam runāju ar dažiem kolēģiem par to, ka tas projekts tur ir tāds pats būšais kā stadions Lucavsalā. Tas pretī Olimpijai lielveikalam, ja? Nē, tas ir tur, kur osta. Visi Andrejs. Tās projekts. Par to projektu. Un kas tas būšais kā stadions Lucavsalā. Un ierēcam. Un es braucu, tad jābrauc, kā tur izstās. Iebraucu pie tās ostas. Jei, Bogu! Es redzēju, tur sēdēja dzīves šlesers. Terasītē pie tā viņa oficiāla atklātā. Es esmu nopietni atbraucu un es redzu pašu Aināru tur sēdām pie sava rūpju bērna. Par to projektu jau bija Twitterī daudz par Belgradu. Tur tie paši cilvēki kaut ko un tur viss baigi izgāzās. Nezinu, kā tur kamēr tu turpini par to Ventus, es pārlikšu atpakaļ. Man ļoti patīk, kā tu stāsti par vecākiem, kas tev to nodrošināja. Noteikti. Ar vecākiem bija saistība kaut kāda ar sportu? Tētim vienmēr ir interesējis. Arī mammai. Tas vienmēr ir cikliski. Tēvs ir ļoti daudz tādā amatieriskā līmenī kaut ko nodarbojies. Viņi abi ir liela daļa dzīves braukuši ar velosipēdu uz darbu, slēpojuši. Viņi ir sportiski, bet ne kaut kur. Es teiktu, tā vairāk tas ir dziļākos gēnos, jo man liekas, leģendārs sportists tos vectēvs. Viņš, starp citu, ir spēlējis virslīgā gan Spartakā, gan darba rezervēs kaut kādos 40 gados. Visvalds Lācis. Piedodiet, ka nezinu. Bija. Primāri gan jau zināms kā deputāts un vēsturnieks, bet viņš ir spēlējis arī futbolu virslīgā. Viņš skrēja maratonus kaut kādu, nezinu, to distanci kādu. Viņam 89 vai 88 gadi. Es biju sižeti, ka viņš mauca vēl, skrēja. Tagad ir jāskaita. Viņam šogad būtu bijis 100. Wow. Valmieras maratonu viņš noskrēja, man šķiet, 14, 15 gadā, ap 90, varbūt 13 gadā. Tā kā no turienes gēni, man liekas. Paga, viņš līdz Valmierai skrēja? Nē, tur arī ir stāsts. Viņš man šeit brauca sabiedrisko, palika, vai iepriekš bija kaut kā ļoti gatavojies, palika pie dzīves ilga drauga. Pa nakti piecēlās, jutās, ka mazliet pa daudz iepriekšējā dienā noiets, bet tāpat to maratonu tik galā. Jā. Valmierā un Berlīnē. Turpinam par to. Bet gēnos ir kaut kas. Respekt, tas ir vienkārši. Tas bija vecs raksts. Par Ventu, kāpēc? Un kāpēc man tas tagad tā atmiņā cilvēks šeit interesanti? Jo, manuprāt, liela daļa sabiedrības mēs varam vienoties, ka 1. aprīļa joku raksta tagad šeit kā kaut kas ļoti stulbs. Kāpēc vēl tas ir jādara? Jā. Un toreiz, es nemaldos, tā man šeit bija diena. Es domāju, raksta autors visticamāk bija Vaiders, lai viņam Viegls Smiltis. 1. aprīlī bija samontēta fotografija, kur Verpakovskis, ko es zinu, ka Eiro 2004 zvaigzne un Kijevas Dinamo spēlētājs, tur rokās Ventas kreklu. Un kā kuldīgs Venta ir parakstījusi. Man jau ir 10 gadi, un interneta jau nav tāda, ka es tagad varu aiziet un pārbaudīt. Nočekot, jā. Un pirmo spēli viņi spēlēja, es nezinu, ar Liepāju, ar Ventspili vai Skonto Ventspils stadionā, rādīja LTV7, un es reāli sēdēju to visu dienu. Vai būs tur tas Verpakovskis vai nebūs? Un dažas kārtas vēlāk viņi bija, kur jums tagad ir 2 reizes nedēļā nodarbības, kur tevlaik bija tās Ulsalu stadions, un es pirmo reizi gāju virslīgas spēli, jo man tas viss bija uzsits kaut ko, kur būs tā kuldīgas Venta. Es nezinu neko, kas ir FK Rīga visticamāk, bet jāiet skatīties, un tu šito zini, mēs esam reizēm par to kaut kādu tev runājuši. Mana bērnības komanda no tā brīža bija futbola klubs Rīga. Labākais. Jo tur varēja iet pa brīvu atšķirībā no Skonto FC, un kāpēc nauda jau bija jāskaita. Forša puika vēl tur spēlēja. Kurš tad? Jā. Bončo tāds. Marko Bončo Slovāks. Zakaševskis. Klausies, ja pats esi sportojis? Basīti. Basīti, jā. Nē, arī visu kaut ko esam darījis kaut kādu laiku arī. Bet tā, ka nopietni kā bērns iet uz basītis tikai no 1. klases līdz kas nesagāja? Viss sagāja, es esmu basketbolā joprojām līdz šodien. Viņam ir medaļas sudraba. Jā. Basketbola līga šogad. Jā, man nav. Viss sagāja. Tev nav, viņam ir. Nē, bet tu saproti manu jautājumu. Tu taču sapņoji kļūt par basketbolu? Līdz zināmam vecumam, protams, kā jau visi. Kad tev acis atvērās? Jā.
Kad tu būsi Nezinu, palikt? nu, vecākiem jāprast. Nu, gan, nē, nu, 14? pietiekami ātri. Nu, gan jau kaut kas tāds. Bet, nē, es biju pietiekami normāls spēlētājs. Nekāds baigais supertalants. Man šeit lielām darba spējām. Un tur nav man šeit tik interesanti, es par to garu runāt, bet pavisam īsais bija tāds, ka pēc tās jaunatnes līgas pat kaut kāda interesīta, tad sāk attīstīties kā tāda lieta universitātes klubi, kaut kas pat no Valmieras atnāca. Es neesmu līdz šai dienai Robertam Zēlim prasījis, bet man tas e-pasts vēl ir kaut kāds. Gan jau viņš bija skatījies, kas kaut kādus punktus met. Interese par tevi. Cipā atbrauc patrenējies, būs labi, možda dabūs studijas, bet es gāju uz turību pie 3-3 olimpiskā čempiona Feldmaņa. Arnis Vecagars tur arī kaut ko darījās. Un bija viena ļoti izteikta reize, kaut kāds jūnija beigas. Mēs tur pārsvarā esam 4 manā gadā dzimuši džeki, nu tādi, kas tagad varētu studēt universitātē, kaut kādu uz vienu. Visi tie Feldmaņa floateri, šitie te, es no Pārdaugavas, no 3. sporta skolas, man tādi treniņi nekad dzīvē nav bijuši. Nejāši īsti apnicis jau sāk hamstringi uz beigām raut. Un tāpēc viena treniņa apbrauc čom, viņi ir bijuši Jūrmalā, viņi tur tikuši pie kaut kādas mašīnas, tur nolaists jumts, dzer aliņas aizmuriem. Kāpēc man šito visu vispār vajag? Un es sapratu, ka tā, lai tagad vēl cauri vasarai trenētos, apzinoties savu talantu līmeni, es tur varbūt tajā turībā tur būtu ticis uz soliņu labāk gadījumā, nav tā vērts. Bet daudzi līdz galam mauc, zin kā? Tajā cerībā. Viņiem ir gan varbūt vairāk raksturu nekā man uz tām lietām, gan arī Jānis Laks. Jānis Laks līdz galam māc. Jā. Jūs kaut ko zināt, jā? Jā, labs basketbols. Basketbols. Zinu, bet ko viņš dara līdz galam? Šito arī. Šito arī. Klā, bet tu aizgāji no šī jauniešu sporta, kas tev virzīja par profesionālu sportistu. Bet, cik zinu, arī basketbolu spēlēji pēc tam amatieru līmenī, turpināji vēl? Jā, relatīvi ilgi, jā. Man jau basketbols, patiešām, neteiksim, sirdslieta ļoti patīk. Bet vairs tā kā tu nespēlē to basketbolu, arī amatieru līmenī, jā? Jā. Viņš baidās no jautājuma. Es redzu, ko Nē, es domāju, ka tu spēlēji. Tur kāds konteksts ir. Tu spēlēji amatieru basīti, jā. Jā. Un tev gājis labi, jā. Bet pameti. Jā. Tad tu biji žurnālistikā, tev gāja labi. Jā. Un tu pameti, jā. Zeļi! Reini, vai tu esi kā Valdis Valters, kurš labus projektus ātri pamet? Nezinu, tam jāstāsta ilguši zeļos, eblā. Bagā šito izskaidro man. Ko? Kāpēc Valdis Valters pamet labus projektus? Ir tāda reputācija. Jā. Nē, bet ļoti labs projekts ir uzsācis veidojis. Jā. Uzsākt ir viens, un pēc tam tur labi. Nē, es domāju, ka Kristians par citu jautās. Ir info, ka tu esi ļoti pretīgs spēlētājs bijis laukumā. Jā, arī. Nevar noliegt, jā. Ar kaunu atceros. Ar kaunu? Nopietni? Ko tu tādu darīsi? Spēlēju Zem ādas līdi, ja? Zem ādas noteikti, jā. Es saku tā, ļoti daudz man kaut kāda, es varu pat neteikt, ka talants, jo tagad atskatoties, ja tas darba spējas arī ir talants. Es nebiju vienkārši tehniski labs spēlētājs. Bet tu biji izturīgs, spējas, izturīgs, es nezinu, vai spēcīgs, kaut cik atletisks varbūt kaut kā tā, un tas viss bija bāzēts to, ka es pilnā ručkā visu laiku spēlēju. Man arī nebija pārāk labs mēdienis, vienkārši laiku eju caurgājienos, sitos, lienu zem ādas, sedzu rupji iespējams. Jo kāds no teviem amatieru komandas biedriem, tā kā Andrejs Silīšs, piemēram, paldies Čau Andrej, ja? Viņš teica, ka ārpus laukuma tas ir jauks un patīkams zēns. Bet laukumā, labi, ka bijis ar tevi komandā vienā, ja? Jo reāli pretīgs spēlētājs. Pretīgs, tā kā, lien apakšā. Jā, Kuries tas ir? Ārā sadzīvē, maigs un pūkains, ir paliet laukumā, tur aiziet viss. Man te tagad, kamēr tu domā no kurienes, kuri ir tev visu laiku labākie basketbolisti? Skaidrs, ka tur būs vai nu Jordans, kas tur vēl ir, bet tādi, kuri nav acīm redzamākie. Tev bija tādi, piemēram, man ļoti patika White Chocolate, kas nav vispār nekur nekad, bet man ļoti patika, kā viņš spēlēs tur uz mūsu zemes laukuma basketbolā, tur ar Elkoņu. Šēdē? Jā, deva piespēles. Tev bija tāds spēlētājs, kurš nebija acīm redzams? Kurš? Nē, vairāk. Bet, ja tu nosauksi, es tad sapratīšu, ka varbūt tev patīk tāds stils, ja tu nosauksi. Tas vienkāršākais ir Rodmans, man patīk. Jā. Kas vēl no tagadējiem?
No tagadējiem, ja godīgi, man patīk tādi, kuriem es galīgi nelīdzinos. Man pēdējā laikā, kaut kādā kopš pieaudzis ļoti mīļi ir mākslinieki, tādi Boris Dievs, tādi tipi. Kas jūs ar Gaigalieti vienā gultā guļat? Vienkārši viņš kā neatceros. 5 gadus atpakaļ jau par šito Borisu Dievu. Man ļoti patīk Boris Dievs. Kas ir Boris Dievs? Franču Tāds, kas var nospēlēt, neuzmetot pa grozu, bet vispār jau gudrs ļoti spēlētājs. Kanādietis tas aizmirsu pretīgais. Helijs Oliniks? Nē. Memphisā bija. Par kuru arī tur... Dilons Bruks? Dilons Bruks. Nē, es tā neteiktu, ka nav. Beverlijs. Nē, jo zini kā, tas arī citādāk, jo es tagad uz viņiem skatos kā pieaugušais, uz Rodmeni es varēju skatīties kā bērns. Tas jau labs laiks, diemžēl arī no latviešiem Kaspars Kampali. No latviešiem, kas man tāpat izteikti bērnībā... Labs jautājums. Vienkārši, zini kā? Es saprotu, ka man vispār nesasaucās mana pozīcija, bet mans pirmais čempionāts bija 2001. Gada. Raimonds Milnieks bija, tas ir kaut kas, tas ir mākslinieks. 3. vai 4. jā, kaut kas tāds? Jā, vairāk tā. Vai vienkārši interesanti, kā cilvēki skatās dažādi to arī futbolā. Ne jau skaidrs, ka lielākā daļa redz Messi, Ronaldo, Neimārs skaisti, bet ir tādi jau bērni, kuriem patīk tur, nezinu... Rāda Fuļiks, tas dara melno darbu. Jā, tur Pepe, Ramos arī netīri tādi, zin kā spēlētāji, un tu tev bērnam pajautā, viņam patīk. Tas dīvaini. Kāpēc? Ar ko tas saistīts? Es domāju, tas jau ir vēl vispār tāds varbūt vispārīgs jautājums, tas attiecas gan uz basketbolu vai uz futbolu, vai mēs patiešām tā zinām, no kā bērniem un jauniešiem nāk raksturs, zin kā, bieži vien uzskata treneri, ka var attīstīt, bieži vien arī atkal reducē, ka, man bija tāds tēvs, loģiski, ka es esmu tāds, es domāju, tur jau ir vairāk faktoru miksls, kāpēc mēs vispār kā cilvēki kļūstam. Es savu tēvu nekad esmu redzējis, esmu noslēpumains. Kā Dievs! Jo pavisam vienkāršā versija gan jau būtu teikt, ka gan jau mans vecstāvs bija nenormāli nepiekāpīgs un neatlaidīgs un arī varēja... Pat nāves priekšā. Jā, viņš līdz galam bija... Kas ir? Neatlaidīgs. Vai mēs tagad tā varam iztēloties, ka tāpēc es tāds esmu, gan jau tas tik vienkārši dzīvē nenotiek. Es domāju, gan jau kaut kādā brīdī es kā bērns pieņēmu, ka tā ir tā mana rakstura īpašība un tāpēc to arī kaut kā pieņēmu un centos emulēt. Bet dzīvē tu arī tāds nepiekāpīgs? Jā, es domāju, man ļoti nepatīk samierināties kaut kādām neveiksmēm. Arī sieviešu meiteņu lietās arī tu tāds? Viņi tā vispār ignorējā. Nav kaut kā nācies būt tādām, laikam tā jādod. Bet nepiekāpīgs tā žurnālistikā laikam ir ļoti pozitīva īpašība. Jā, jau par žurnālistiku. Pirmkārt... Kur tu sāki? Jā, un kāpēc? Sporta centrs kā visi? Negluži. Kā? Tu esi žurnālists un mēs bijām sporta žurnālisti? Nē, kaut kāds gabals es viņam uzrukājis. Tu uzreiz ar sportu? Vai bija? Jā. Man, labs jautājums, no kurienes mēs varētu sākt to punktu, kad tu sāki vai ko tu sāki, bet es jau teiktu, tas atskaites punkts ir, ka es vēl biju skolnieks un man vienkārši kaut kā tik ļoti interesēja basketbols, ka es uz savu galvu gan kaut kādos ASV fórumos čatoju un pat varam veikt vēl vienu atkāpi. Kad es uzzināju, ko nozīmē DC++ un kāds ir iespējas, man vienkārši uzsprāg smadzenes. Un tobrīd, kā jau daudziem, gan jau Andris Biedriņš bija kaut kādā elka statusā, NBA, kā tur latvieši nespēlē. Un tad es uzzināju, ka tur var atrast tās spēles, protams, ar 4 mēnešu nobīdi, kur viņš tur iziet laukumā 10 minūtes patrināties, nevar 2 punktus, ka viņš vēl bija pavisam zaļš. Un caur to es uzzināju, kas ir kaut kādi konkrēti fórumi, kur tās spēles tur kaut kur pa vīdi. Tas ir laiks, kad sociālo vēl nav palielam, vai Facebooks jau ir? 5. 6. gads, pavisam sīks. Bija draugi vēl vēma, liekas, bija tajā laikā. Kaut kas tāds, bet tas bija viss bērni. Bet tajos arī nepavadīja baigi laikmēs šeit. Nē, es vienkārši par to, kur ņemt informāciju. Es ņēmu informāciju. DC++. Es meklēju mapīs privāti. Ko tu tur noskaties? Es par sportu jau šito stāstu daudz reizes stāstīju krievu valodu. Man bija labā līmenī Sport Express, kur vispār par katru sporta avīzi man. Jā, man arī. Tur katru dienu 16 lapas. Es jau arī... Reiz nedēļā? Nē, sporta avīzies arī. Nē, toreiz vēl bija arī Sportiņš. Un vēl bija papildu izdevuma reizi mēnesī vai uz lieliem notikumiem sporta avīzes futbols. Bija kaut kas tāds.
situācija. Es tagad aizdomājos, cik šobrīd cilvēki, jaunieši un mēs arī. Tā visi tā. Vienkārši. Tu gaidi pirmdienu reāli, kad uzzinās, kas ir noticis pagājušajā nedēļā. Vai tu gaidi trešdienu, kad tajā Sporta Express raksta par Latvijas futbolu? Es gaidīju, mums jau bija tā, es ļoti vasarās stratēģiski, un paldies Dievam, paldies maniem vecākiem, tika atstāts pie Gaiziņa Vestienā, pie maniem vecākiem. Man šeit tur pastā ienāca trešdienās, un tad es rītīgi gribēju un gaidīju to brīdi, ka beidzot vecais tavs brauks uz to Vestienu, un mēs esam tur vispār mežu vidū. Un tā viņš atvedīs to un rēķina, tā ir trešdiena, iespējams, tur ir rakstīts par kaut kādiem notikumiem no pagājušās ceturtdienas, kādiem Eirokausiem, piemēram, tiem jau vispār ir neparocīgi iznāk avīze vai žurnāls otrdienā, un tad tu zini to nākamajā trešdienā. Es atkal pārtraucu tevi fórumi, tu tur sāki kaut ko ņemties, rakstīties. Man kaut kā dzima mīlestība pret kaut kādu video spēļu vākšanu un arhivēšanu, un tad no tā radās kaut kāda mīlestība taisīt kaut kādas montāžiņas. Pagad, cik tev gadi? Mazi godīgi. Kad es pirmo reizi kaut ko centos tur amatieriski miksēt, 13, 14 varbūt. Tur kaut kā tas daļā arī viss sasaistās ar to, ka mans tēvs lielāko daļu dzīvi nostrādāja skaņu ierakstos. Skaņa inženieris viņš ir, un tad kaut kā jau viņš arī ievadīja man tajā tēmā, kad mājās ir fizisks dators, un tur ir tā Sony Vegas vai kaut kas, un caur to arī varbūt tev prātā aizšķiļās, ka, tu sēdies klāt, griez klipiņas, lipini kopā. Tu to darīji vienkārši sava prieka pēc, vai kādam rādīji? Vai kādam rādīji? Tu tur fórumos arī dalies ar pārējiem tiem. Upload file. Tobrīd arī tā. Tas, kas tagad šķiet pašsaprotami, gan jau kādiem jaunatēji, ka Twitterī vai TikTokos vai tur jau parādās tie minūšu. Punkts 1. Tev ir 29 gadi? Jā. Tā ir jaunatnē. Jā. Man vienkārši pašam nav TikToks, es nesaprotu tā īsti līdz galam, kas tur ir. Man arī nav. Kad tur parādās šitie 1 minūšu garie tie miksiņi, vai ne? Tas jau, tā, kad es biju mazs bērns, tas bija pirmkārt viņas nenormāli grūti bija uztaisīt, nenormāli laiks jāgulda. Tad tur mēs viņus postējām un kaut ko rakstījāmies un salīdzinājāmies, tas bija pavisam citādāk. Tagad tu izvelc telefonu, es domāju, viņiem tas daudz laika neprasa. Es sapratu, ka salikt tur kaut kāds Gobēra garām aizmetos metiens vai ko viņi tur rēc. Daudz saka, es piedzīvoju tajā laikā, televīzija kļuva krāsaina, tas viss ir sūds. Mēs piedzīvojam to brīdi, kad sporta avīze kļuva krāsaina. Jā. What the fuck? Es Melnbaltu neatceros. Līdz kaut kādām 90 no beigām bija. Tās man pārsvarā no brāļa mantojumā, jā. Tās bija fizisks avīzes. Klau, tālāk parunāsim par tavu žurnālista ceļu, bet es tagad gribēju pajautāt, man kāds ir stāstījis, vai Niks vai Andrejs, es nezinu, ka tev diezgan labi kotējies tādā ne Latvijas, Amerikas, Eiropas līmenī, ka zinu, ka tāds ir Latvijā čalis. Viņš bija šāds, kad ekstra kā intervēja kādreiz. Jā, pirms žurnālistikas laika. Cik tev laika tas aizņēma, tomēr ar kuru katru nerunās tāda līmeņa? Nezinu, tas tieši tas podcasts, cik laika aizņēma? Jā. Tev bija podcasts, pirms podcasts bija katram. Tas bija ļoti, ļoti sen. Tagad es sajūtos vecs. Tagad ir visiem podkāstiem. Es neatceros, kad tas sākās 17. 16. gadā, tu varbūt labāk zini par mani. Tas bija, pirms podkāsta buma. Pētīja mani pirms. Jā, pirms podkāsta buma. Jā, tev bija podkāsts. Kurā, cik es zinu, tu pat tur bija intervijas un sarunas ar NBA spēlētājiem. Kā tas notiek? Kā tu viņus dabūji? Mēs tevi knapu dabūjām, un tu dabūji NBA džekus. Jā, atvainojos divreiz. Zini kā, lai neizklausītos, ka tas ir kaut kas super sarežģīts, amerikāņi jau man šeit paši pēc savas būtības pavisam citādāk sev prezentē. Liela daļa no viņiem vai ir kaut kādās koledžās treneri, vai viņi, nezinu, tikpat labi pārdod nekustamo īpašumu, bet viņi pārdod zem vārda, esam NBA spēlētājs, to pārdevu. Kurš tagad tirgo tev vannu? Jā, viņam ir LinkedIn lapa, vai viņš tirgo vannas vai kaut ko. Lielā daļā no tiem gadījumiem es arī esmu gājis pakaļ cilvēkiem, kur tur, es nezinu, caur 5 cilvēku to ķēdīt, es pie viņa tiku. Bet lielā daļā no tiem gadījumiem tur jau vienkārši vajadzēja kaut kādu nekaunību, ko es esmu kaut kādās situācijās, ka man ir pāris reizes sanācis, ka man aicina iet runāt ar studentiem. To esmu galvenokārt centies varbūt ieborēt par to, ko esmu darījis žurnālistikā. Tu nebaidies dabūt? Nē. Idejām ir jānotic un vienkārši ir jāmauc pavisam vienkārši. Un es domāju, pusi no tiem viesiem, ja es pasītos tagad saviem vārdiem, viņam varbūt vai nu ir savu personīgā mājaslapa, vai viņš vienalga tirgo vānas vai ko tādu, es vienkārši ņēmu un zvanīju augstajā tam telefonam. Teicu, čau, man ir podcasts.
Mēs varētu parunāt to. Reizēm viņiem ir voicemails, kā jau automātiskais ierakstītājs, kā ar ASV telefoniem atstāja ziņu. Pēc tam saņem atpakaļ atbildi. Jā, kas bija zināmākie viesi tavā podkastā? Labs jautājums, jo es apzināti ar viņiem esmu reizēm gājis uz tādiem super nišīgiem tematiem, un arī tāpēc pēc noklusējuma viņi nav zvaigžņu spēlētāji. Viņi lielākā daļa nāk no 70, 80, 90. Es nezinu, to Tracijs Marejs vai kaut ko izsaka, tāds meta regulāri 15 punktus NBA. Tad tu runā ar viņu, piemēram, par metienu pēc bloka. Pēc karjeras. Tu tik ļoti nišīgi. Ja godīgi, es tagad gan jau tos pašus sanākos, man būtu kauns atklausīties un angļu valodas dēļ vai daudz radošāk. Nē, man šķiet, ka zināmā brīdī tas saturs vai tas formāts izsmēla sevi, jo es super sagatavojos, bet tas apmēram bija tā, Vašingtonā tu spēlēji pie tā trenera, es zinu, ka viņš ir tāds un tāds bijis, un es zinu, ka viņš tur otrajā sezonā bija šitas, un es viņu tā kā vedu cauri līdz viņa karjerai, super sagatavojos. Viņš atcerās, viņš jau visu kaut ko interesantu stāst, bet beigās man liekas, mēs esam tik pieraduši pie tā A līdz Z formāta, ka tagad, ja es to darītu, un ik pa laikam jau kāds projektiņas es taisu, ka es vienkārši tam pieietu kaut kā citādāk un interesantāk. Bet dažs no tām intervijām man pateicoties tam, cik tie viesi ir interesanti stāstnieki, super labi. Kur tev tie podkasti bija? Viņi joprojām manā blogā stāv. Es kaut kāds izgriezums liku YouTube. Bloga adrese ir lamarmatic.com. Jā. Kāpēc Lamar Matič? Matič. Artūrs tam vienmēr sauc Šenhovs. Jā, Matič. Arī tavs Reinis arī klīt izdzers un tad visiem pauzīt. Es domāju, tajā brīdī tevi... Tādi nagļi, kā varbūt Ļašenko kungs, kurš ar Kluiveru tur tā uzsita Instagramā nofikšējamies. Tas foršs stāsts īsti. Jā, patīk, kā pie jums Pērkons stāstīja, ka viņš to vārdsargu nometni taisīja, tas ir augstākā pakāpšana. Viņš apbrauc būs nometni, jā. Būs ok. Savākšu tevi. Klausies, Lamara Matič, kāpēc? Lamārs Odoms, ja mēs tā definējam, man nav mīļākās lietas dzīvē izņemot, protams, nezinu. Basketbols. Mīļākā, vienīgā man draudzene, man vecāka, tas skaidrs, bet to brīdi laikam bija tāds, ko mēs varētu saukt par mīļāko iecienītāko spēlētāju Lamārs Odoms, un tas Matika galā ir tāds reperis Nēs, un man ļoti patīk albums Ilmētik. Viņam tur uz vākara viņš ir kā mazs bērns, un man vēl, tas ir no tā paša fóruma, mixmakers.net, man vēl kāds uztaisīja to avataru, kur uzmontāja virsū Lamāru Odomsei, un tā klička bija. Un, kad man prasa, kāpēc man joprojām ir tāds Twitterī, jo tas, pa ko jūs runājāt, ir daļa cilvēku ASV, varbūt, kas man to YouTube kanālu atpazīst zem tās kličkas, tāpēc es viņu vienmēr esmu atstājis. Tas ir brands savā veidā. Brands tādā izpratnē, ka es nezinu. Tā ir atpazīstama. Mazs Kraftaliņš arī ir brands, tāds pats mazs Kraftaliņš, es esmu tajā vidē, bet kāds zina. Tu esi mazs Kraftaliņš. Jā, vai liels. Mazs, kas izdzer lielu Kraftaliņu. Vai ne? Par šo žurnālistiku, tā kā arī tu minēji, tu biji skolēns un tu rakstīji, bet kur tu sāki? Sākās tavu blogu? Šo te? Es neatceros kronoloģiju, bet visticamāk, vispirms es tomēr kaut ko tajās Amerikas blogu vidēs kaut ko padrukāju. Labi, pārfrāzēsim. Kur tu saņēmi pirmo naudu par savu darbu žurnālistikā? Laikam mans nepiekāpīgais par savu taisnību vienmēr stāvošais vecstāvs. Paldies Visvaldis. Kurš ik pa laikam pielāgoties tiem jaunajiem laikiem. Viņš Delfi tā priekš galvenajam redaktoram Ingum Bērzņam, viņš arī sūtīja ar roku sarakstītus rakstus. Atsūtīja uz Delfiem, un viņa nabaga dabūja man šeit, man tā vismaz Tavus rakstus? Nē, savus. Viņš ir publicists, viņš daudz to vēstu rakstījis grāmatautos. Jā, bet viņš ar roku raksta. Par taisnu? Man tā atmiņā palicis, ka viņš tādas sūtīja, un viņiem ar Ingu bija labas attiecības, un es vēl nesen Kuldīgā satiku Ingu, es viņam par to pateicu lielu paldies Kuldīgas pilsētas svētkos, ka kaut kādā brīdī, kad man bija tie 19, 20, viņš arī teica, klau, mans mazdēls tur šāds un tāds, un baigi patīk basketbols, ņemiet. Un viņi kaut kā Ruldu Strautmani arī sarunāja, ka, labi, lai tas jaunais parāda, kas viņam ir iekšā, un tad kaut kur 19, 20 man bija, un kaut kāds es Delfiem sūtīju, man šeit pārsrāp NBA, un... Arī ar roku. Arī aizbrauc uz Vestienu, sēdēja blakus ar roku. Un viņi, paldies viņiem, gan deva man iespēju, gan arī kaut kādu honorāriņu samaksāja par katru no tiem garu gabaliem. Tā kā man šeit tie bija pirmie, kas man
Ja reāli kaut ko maksāja. 18, 19, neatceros ap to vecumu. Tad tu nostabilizēji, jo tu man asociējies ar Delfiem. Nu, jā, tā ir. Reāli Delfiem, es runāju ar kolēģiem, kur teica, Reinis, kā jau viss teica, žēl, ka viņš nevairs nav. Bet viņš nepārmet tā, kā tu to sniedz tur. Bet, ka, raspizējis pozitīvā nozīmē tādā ziņā, ka kaut kādas hohmas, kaut ko tam līdzīgi. Paldies, kolēģi. Tas nav raspizdējis, tas ir labs cilvēks. Labs kolēģis, jā. Raspizdējis, ka viņš vienreiz nedēļā nāk uz darbu, tas ir raspizdējis. Un, jā, tu biji lielajos formos, tu strādāji arī basketbola formos no Delfiem. Tas domāts Eiropas čempions pasaules kausa. Jā, kāda bija tava pārstāvēs sevi nedelfi? Jā, bet kāda bija tava loma Delfī un pasaka, kāda ir starpība, jo mēs esam daudz dzirdējuši par cilvēkiem, kas strādājuši sportcētā sākuši. Sportcētas. Un tu nokļūsti lielākajā mēdījā Baltijā. Jā, Delfos. Peldies naudā. Un kā tu tur jūties? Jo es pieļauju, ka tur ir savādākas sistēmas, līdzīgi kā lielajos TV3 Skandināvu, kuriem ir savas schēmas kaut kādas jārūt tā un tā. Un tev ir tavs radošā tava brīvība, ko tu gribi darīt, ņemties un rakstīt, un tev ieliek tādā, Delfi mums te, tu vari darīt to, un varbūt mēs esam Delfi. Tiešām tā ir? Es pieļauju, es nezinu. Tādā ziņā jau, paldies, ir noteikti jāsaka, vismaz Delfu vidē daudziem man tie darba skolotāji ir bijuši, bet tur bija no sākuma 2, Uldis Strautmans, Jānis Benziks, tādi konkrētie darba skolotāji. Un, lai gan viņi pavisam 2 atšķirīgi cilvēki, ļoti iedrošinoši un tur bija tikai ņem drukā cīnies pa pirkstiem nebai. Nē, kaut kādās reizēs ir iesita, bet tā pāri plecam noteikti neskatījās un par to, ko tu minēji, bija reizes vienkārši, ka es atceros, es biju ienācis. Jo daļai ir kāds saka, man... Jo blogā tu dari, ko tu gribi. Protams. Tas ir tavējais. Pa lielam jau, laikam, tā situācija bija tāda. Es kaut kādu laiku esmu strādājis slimnīcā, esmu bijis viesmīlis, es arī biju tā... Slimnīcas restorānā? Nē, komats pa vidu. Nē, bet arī slimnīcā ir ēdnīca, bet nē, slimnīcas ēdnīcā es nestrādāju. Bija kaut kāds posms arī, ka es neko nedarīju, vai precīzāk es strādāju, lai paralēli brīvajā laikā taisītu savus NBA kaut kādu frīku gabals, ko tas tur dara, kaut kādā savā pasaulē lido. Un jau bija licies, ka šis nebūs, darīšu kaut ko citu dzīvē, kaut ko darīšu tās žurnālistikas izpausmes uz tādu brīvā laika kavēšanu. Un ļoti lielu lomu nospēlēja, ka Rudolfs Kugrāns, kurš ir mans Vestiens kaimiņš. Viņš ir? Jā. Okay. Tad, labi, tad pastāsti par savām un Rudolfa Kugrāna attiecībām ar Gaiziņu. Jo viens no jautājumiem bija pastāst par attiecībām ar Gaiziņu. Tas ir kaut kas episks. Tikai tuvākās. Tas ir sūtījis, kolēģiem sūtījis bildes. Es te sēžu, un tev tās milzīgas. Jūs noticēsiet, ka es nereiz nebiju par tuvumā Gaiziņam? Protams. Tu vari paņemt saldējumu, kurā veiklā. Lai būtu kaut kāda pieviņa manam vecstāvam, viņam patīk daudz atkārtoties, bet viens no mīļākajiem stāstiem bija par, kad viņš strādāja kolhozā Vestienā, man tā šķiet, varbūt es kaut kur pa detaļām samalošu, bija no Gruzijas apbraukusi kaut kāda brigāde, kur tika izvadāta visur apkārt, kā jau Padomju Savienībā, rādīsim to un to, un viņiem bija, pirms viņi apbrauc, tika apsolīts, ka, aizvadīsim arī uz Latvijas augstāko kalnu, un tad viņam ļoti patīk tas pats, ka dienas beigās, kad viņam prasa, kā gāja, viņi saka, viss bija forši, bet uz to kalnu gan jūs varējāt mūs aizvest. Viņi pat nebija uztvēruši. Tevi pārtrauc par... Es vienkārši domāju, ka tas bija daudz daļrunīgāk no Grūzīņu. Visticamāk, jā. Kur tu paliki? Nē, Rudolfs, Kugrāns, kaimiņš Kugrāns. Jā. Tur tagad ir fiziski viena mājastarpa, agrāk nebija. Mūsu vecāki ir visu dzīvi, ilgu daļu dzīves pazīstami. Tagad mūsu vecāki vairāk tie, kas tajās mājās dzīvo un ir, protams, super kaimiņi. Viņš bija pāris gadus vecāks, bet tā es viņu iepazinu, kaut kādā 4-5 gadu vecumā. Tur pārēji pārpļavēja tur Rudolfs Kugrāns, un mēs daļēji, viņš bija vecāks, viņam gan jau brīžiem nebija tik interesanti ar mani, cik man ar viņu. Toreiz arī jau mēģināja jokot kaut ko? Jā, mana vecstāva atmiņā viņš gan man šeit krietni pārspīlēja, ka Rudolfs jau tad tur kaut kādus mēģināja kaut kādus figūrus un izspēlēja kaut kādus stand-ups, bet viņš vienmēr bijis dabīgi smieklīgs, tas ir fakts, jā. Tas jā. To dabu vienkārši dod. Un tas nav kompliments. Mēs augām tur, gan jau arī emulējot kaut ko sporta vīzē redzamo
taisot savas tabuliņas, kur būs Euro 2004, izējām laukumā, tu esi Bulgārija, es tur, nezinu, Zviedrijā, uzspēlējām, te ierakstam rezultātu, mēs bijām tādi... Un viņš tev kādā veidā, tu vienkārši stāstīji? Viņš, kad viņš bija pievienojis ūdenzēļiem, jo viņam vajadzēja to raidījuma vadīšanas, smieklīgo, viņam vajadzēja darbu elementu, viņš padzirdēja no Artūra Šeinofa, ka riktīgi trūks sezonas noslēgumam 18. gadā NBA komentētāji. Un Rudolfs reiz man visu dzīvi pazīstas ir teicis, šitas džeks tā kā ar NBA dzīvo kopā, ņemiet viņu. Sāk komentēt tā basīti. Un Artūrs vasarā radīja, varbūt atceries, bija kādu laiku arī vienu sezonu televīzijā mēs gājām sporta raidījums Kosmodroms. Jā, atceros nosaukumu. Tad, kad tas sasniedz 19. gada februāri, redzot, kā es tur visur kaut kur figurēju, Uldim aizgāja kolēģa Līgas Tirna no sporta nodaļas, viņai vajadzēja pauzi. Un tāpēc viņš arī pasauc man, jo es biju bijis Delfos praksē, es esmu tas trakais, kurš raksta patīk, 5 lapas un sūta no Vestienas savus gara gabals. Un, tāpēc viņš man paņēma tādu relatīvi nekur nevienā redakcijā nestrādājuši, jo viņš redzēja, ka es tur joprojām kaut kur figurēju un esmu viens no tā kosmodroma vadītājiem. Un tā mēs nonākam pie tā, ka es tiku tajā žurnālistikas vidē, un, protams, bija tādi brīži, ka es vienkārši nebiju aizdomājies, ka otrdienas rītā tur nacionāļiem ir gabals, tur nacionālajai, tie, kas raksta par Latvijas notikumiem, viņi tur grib augšā, tur cilvēki ir strādājuši, augšā gabals ar noformējumu, ārzem nodaļai pušojam 9 no rīta. Es paņemu, sadrukāju Dairis Bertāns Ņorlēni, ielieku sporta nodaļā, pušu uz augšu, saku, liekam šo galvenajā lapā. Un tā, protams, no redakcijas nāsma, bet Reinis šādā nestrādā, mēs te plānojam, riktīgi rūpīgi bija saplānots, kas šajā dienā ir galvenie gabali, kur mēs izceļam sociālos tīklos, un pirmajā lapā tu saproti, tu tagad viņiem atņēmi, viņi tagad bēdīgi. Tavs Bertāns tur priekšā ņem visas klikšķus, šitie pie tā ilgi strādāja. Tādas apbrīžāšanās lietas noteikti bija no sākuma. Par šito tēmu, skaties, tu uzraksti rakstu par... Tagad vajadzēs uzmanīgi, lai heitu nenorautu. Uzraksti par hokeju, ja? Un tev ir 10 000. Man bija maz gabali. Nē, es vienkārši, kā tas strādā. Jā. Tev ir 10 000 skatījumi. Es nezinu tos ciparus un cik tas ir. Aptuveni kaut ko var pasaukt. Turlīt tos ciparus arī pat. Nepārkāpj savu 10 000, jā. Tas nestrādā. 10 000, un tev otrs raksts nākamajā dienā par Latvijas pirmo līgu, par Līvonu PPK 1000. Tavā dzīvē kaut kas mainās no tā, ka ir tāds raksts un tāds raksts? Nē, absolūti ne. Tev par šito nepaglaudīs, neiedos prēmiju, un par šito arī pa dirsu nesaprot? Bija tāda sistēma kaut kādai darbinieku motivācijai, ikmēneša sapulcēs, kuras es tik ļoti nepiedzīvoju, jo man lielākā daļa Delfos pagāja Covidā, kas arī noteikti daļai ietekmēja, kāpēc es neesmu vairs žurnālists. Tas cits stāsts, varbūt runāsim, varbūt nerunāsim. Bet no redakcijas cilvēki tika apbalvoti ne tikai par to, ka šis raksts izpelnījās ažiotāžu, bet arī deva, es jau neesmu par saturu arī. Arī bija tāds, šito varbūt neievērojāt, bet super interesants cilvēks pastrādājis, kolēģis arī viņam aplaus. Tā kā, nereizi. Kurš raksts par virslīgu? Jā, tos visus man Reini, malacis. Kā tur, nezinu, Kirils Ivanovs pārgāja no Mēcas Jelgavas. Bet super. Kas ar futbolu un Delfiem? Kas ir? Es zināju, ka es nāku šeit. Būs jārunāk. Es jau braucu pa ielu ar riteni, domāju, tā. Es stundu turējos. Nē, nopietni. Tu čatā taču esi PPK arī. Nesen arī bija tur Edmunds Navickis. Ne katru dienu lasu. Man profesionālā darbība tāda, ka man WhatsAppā reizēm dienā ir 30-40, kā privāts. Nē, es neprasu tev lasīt. Nē, reizēm lasu. Bet tur bija, ka Delfos tur šogad bija par to, ka tagad tas 2-2, vai kā viņi sauc, iespēra. Delfos. Tas bija augšā ziņa. Tas ir BFC džeks. Viss tāds, kas notiek tāds, tiešām par kuru vajag rakstīt. Par huīņa. Par to jāraksta. Tas ir jautri, tas ir skandalozi. Pārsvarā Delfos tādi raksti. Tur atkal vēlēšanas, tur kā vienmēr Uldim patīk. Par Liepājas derbiju bija. Bet tur tā starp visiem. Kad ir kaut kādas tādas priekš mūsu futbola, skaidrs, ka tas tā nav nekas tāds īpašs. Nav. Es teiktu, ka MVP džeki Jānis Freimans saražo kaut ko ik pa laikam. Es neteikšu, ka tas ir viņa
tā kā meistars tic futbols, ne pavisam ne, bet Bez uzbrauciena, kāda saprotu, sajūta par futbolu, kad ir tajā sporta Delfu nodaļā? Kas vispār, kādas domas, kādi gara stāvokļi virmo? Vai ir tā, ka pat tur neviens neskatās? Baigi gari sanāks atbildēt, pat baigi daudz tēmām mēs secersimies. Kā jau bārā, kaut ko izrunāsim, kaut ko nē. Jā, tieši tā. Viens aspekts ir patiešām nenoliedzamais. Es domāju, tas sēž galvā jebkuram cilvēkam, kurš strādā kaut kādā mēdījā, kas atspoguļo visu. Jo mēs neesam Edmundi un Arkādija, mēs rakstam pa visu. Ir viens nenoliedzamais, ka, es piemēram atceros, man šeit Jānim arī pašam bija forša saruna ar Antoniju Černomordiju, tur aizgāja pa saknēm, tur, neatceros virsraksts, bet mazliet tur latviešu pols ar tādām asinīm vēl trešajā no Daugavpils. Vienkārši beigās neviens neizlasa. Es domāju, tas ir neizslēdzami, tas ir cilvēcisks elements, ka tu vari ieguldīt daudz darba, bet reāli tu redzi to statistiku digitālajā laikmetā. Es piekrītu, ka tam tā vispārīgi gan jau nevajadzētu ietekmēt. Ja dienas kārtībā ir Latvijas futbola izlase, kas ir no mūsu izlasēm, tā jābūt jebkurā gadījumā kaut kādai top 3 pēc atspoguļotības, jo futbolā daudz iesaistīt cilvēku un tralalala. Bet es domāju, cilvēcis tas tāpat mazliet ietekmē. Otrs, es domāju, netik nesvarīgs faktors, tas arī man šeit pie jums ir ik pa laikam cilāts. Spēlē lomu tās mēdīju pieejamības, kas ir izlasēji pēdējo 10 gadu laikā, jo es kaut cik ieskicēju to ikdienu. Es nezinu, kā tagad, man ir nojaut, kā tagad kolēģi strādā, bet es varbūt nerunāšu tik daudz, jo es 2 gadus esmu projām mainījies nodaļas galvenais redaktors. Bet tā ir kaut kādā mērogā realitāte, ka mēs esam 3, viens tajā brīdī visticamāk ir brīvs, un tad mēs esam 2. Tie, kas reāli šobrīd ir pie tēmas un strādā. Vienam kaut kā varbūt mazliet vairāk jāuztur tā lente, tie aktuālai notikumi, otrs var kaut kādiem radošiem gabaliem pievērsties, bet tāpat jūs tā 2 vairāk cīnaties ar tām veidzirnavām un ar visiem sportveidiem. Tur nāk iekšā visu laiku informācija. Piemēram, man arī basketbols ir sirdslieta, tas ir loģiski, ka es ar to varu brīvāk rīkoties, operēt un tam līdzīgi. Un nav... Vismaz kā Delfa žurnālistam, es domāju, tas attiecās uz visiem Latvijas mēdījiem, ņemot vērā kāds tas cilvēku resurss. Tas nav super vilinoši, tā godīgi sakot. Ja es varu vienos uz kaut kādu 20 minūšu logu atrasties slokā, lai aizbrauktu un runātu ar to džeku, es nezinu, cik viņam pašam būs liela interese runāt, tad man vajadzēs skriet atpakaļ paralēli, es nezinu, vai braukt ar mašīnu vai vilcienu paralēli, vai ko palīdzēt savam kolēģim lentā čakarēties. Beigās nekas tik superīgs nesanāk, un vēl neviens nelasa. Tā visa kombinācija ar to, cik viņi ir nepieejami, viņi arī neveido tādu pateicīgu vidi. Es saprotu, ka tas nav attaisnojums. Tu negribi braukt, bet tad tu labāk darīsi ko? Es nocīnīšos tā, lai mums tā lenta vispār ir smuka, lai tas viss tiek atspoguļots. Aktuāli, es nezinu, VF pārstāv sadarbība ar Gailīti. Prūs saka, kā mēs vasaras testos močiem, un tas viss, ko vajag parastajām atvērtim, zin kā ēst. Un cīnīšos kaut kā paralēli ar to saturu, ko es uzskatu, ko es varu saražot. Manā gadījumā tas pārsvarā tomēr bija basketbols ar saviem kontaktiem. Bet tu minēji to, ka mēs arī piekrītam absolūti komunikācijas ziņā, tur ir liels problēmas. Tagad nezinu, pirms tam bija. Bet tavuprāt, tavā ideālajā žurnālistu pasaulē, kur jūs 2 kolēģi, kas strādā vienlaicīgi, viens ir pauzē, kā būtu jāstrādā šādam, jebkuras izlases, hokejs, futbols, basketbols, izlases sabraukums, kā tam būtu jānotiek no viņa puses komunikācijai, lai tev būtu vieglāk un būtu lielākas iespējas to atspoguļot? Es domāju, primārais jau būtu tie brīvāk tie logi, jo tie gaiteņi, kuros mēs konkrētās dienās varam atspoguļot un konkrētos laika periodos, tie ir baigi ierobežojuši, jo mums tā pirmdiena līdz piekdiena paiet jau, pagāja tā jau ar Dievu līdz uz pusēm, reizēm to patiešām es saprotu tos pasākumu organizētājus, kuriem bieži, kāpēc to, kā tu vari uz to preses konferenci neatskriet, kas ir tev, bet reizēm ir tā, sorry, vecība, man patiešām ļoti grūti 2 būt alfā uz kaut kādu tur prezentāciju,
Man arī nepatīk, bet paralēli iet pasaules kausa posms skeletonā, un sorry, bet viņus lasīs, un mums ir jābūt 2 pie virpas, un es neko nevaru darīt, bet es nevaru aizskriet savu preses konferenci, jo tāpat beigās viss tur būs klāt, un es pārkopēšu letu un ielikšu, un viņi tos pašus citātus savāks. Par cipariem, lai saprastu, tu vari tur, nezinu, neteikt, vai vari, es nezinu. Tas vēl nevar. Teiksiet, smāšu galvu, vai ne? Lasītākais tavs Tavs raksts. Tas ir 10, 20, 50 tūkstoši. Jā, bet jautājums, ko jūs definējat kā rakstu, jo ir tā viena kategorija mūsu tās slavenās, bēdīgas slavenās teksta tiešais, un ir cita, kur es tur izrunāju ar 4 džekiem par Porziņa jauno līgumu vai dēļ. Tiešraides, tu saki, ka tur labi viņi skatās? Tās teksta tiešraides ir ar atrāvienu patērētākais Delfi sports saturs. Viņi kā reķina, viņi arī 2,5 stundas stāv augšā. Tas nozīmē, ka ik pa laikam jau kāds viņa klikšķina, tas raksts ir tāds dzīves organisms, viņš kā aliņš briest. Tāpēc tā vēl 2 stundas pēc spēles tas 23. 4. gadā joprojām teksta. Es beidzu strādāt 22. gadā, es nezinu kā tagad, bet... Es arī plēkojos par LFF kongresu, tā kā es guvu informāciju. Tā gāja LFF kongresu. Es gādīju informāciju. Es Twitterī lasīju visu. Es sēmu šitā, kā tur bija ērtāk. Gan jau sporta centra arī savulaik. Tur bija pārredzami, viss pilnīgi bija visas ziņu secībā, tā kā tā ir kāpj tas nodarīš to. Es izbrīnīts, ka teksta tiešraides joprojām ir to. Tāpēc jau 2 gadu pasanāk. Nē, Twitterī zini profilu teksta tiešraidi. Ko? Twitterī zini profilu teksta tiešraides. Tāds profils? Jā, piesako labs. Dirž. Nopietni. Labi, ja normāls raksts intervijā ar... Atšķirībā ko? Kristofa Porziņa klases bija. Ar ko tev ir lasītākais? Godīgi saku, nezinu. Nefokusēju. Ok, ar cipari 10, 15, lai es saprastu, cik var sporta raksts, cik cilvēks. Tur arī mēs te jau unikālie vai šķērsoties ar citu līniju. Es sāku strādāt Delfos un pēc kāds pāris mēnešus nodzīvoju pirms radās Delfi Plus. Un... Tur jau grūtāk mazliet ir atšķirt, vai cik daudz apskatījās mazliet un cik daudz izlasīja to. Tu vari pateikt, cik Delfi plus jebkurš raksts. Es laik centies dažādos veidos. Nevis tāpēc, ka... to nevar teikt, tu pasaki. Nē, es paprasu. Nē, TVNet, kā tu domā, cik TVNetā sporta rakstu vidēji? Es nezinu, cik TVNetā. Par maksas saturu runājam. Par maksas saturu. Es neizvairos. Mums Latvijā ir 1,8 tagad. Ja? Nezinu. Rēķini tie ir nevis latviski un lasošie arī. Jā. Tāpēc man interesanti vispār, kā dzīvo tādas lapas, jo šobrīd es, piemēram, lietoju tikai Twitteri, un dažreiz tas ir Delfi. Ko? Un abu. Dažreiz tie ir Delfu sociālo konts un tikai virsraksts. Un es pat neeju tajā lapā, jo es saprotu, tas ir klikšķis, tas nav klikšķis. Man interesanti, cik cilvēku Latvijā tā vidēji iet uz tām lapām kā Delfi, TVNet, sporta centrs ir kaut kas cits. Kantaram, man liekas, ir pieejami tie reitingi. Bet labi, nosauc man kaut kādu piemēru. Es ceru, ka es neatklāšu kādu komerci noslēpumu. Nosauc kaut kādu rakstu tipu, es tev pateikšu aptuveni, cik tādu intervija ar, nezinu, Latvijas... Izvēlēs ne interviju varbūt, bet kaut kādu notikumu, jo intervijas atkal iet mums aiz paywall, un tam ir grūti pateikt. Nē, Jurī no sirds. Daļa atver un apstāst to, kur ir intervija gailīt, viņi jau netiek aiz paywall, jo viņi nemaksā. Basketbola izlase gatavojās kvalifikācija olimpiskajai. Piemēram, bija presene, visi sapučēti, un banki pateica... 10 būs? 1000, jā? Būs. Ar labu, seksīgu virsrakstu, jā. Ok, tad saprati pa domu. Es domāju, ka tu varbūt pateiksi 30,000. Man šeit arī auditorija pietiekami gudra, viņi jau spēja atšifrēt pēc tās fotogrāfijām, sapratu, milz nozīme, ko es arī nebūtu paredzējis pirms es strādāju šajā nozarē. Jo, ļoti. Man šeit lasītāji pietiekami gudri, lai redzētu, viņš tur ir nofočēts tajā klasiskajā presinē, blakus tur varbūt vilks vēl stāv slavišam frāzē, cīnīsimies par katru. Bullshit! Šitie ir tie, kas var tik pat taisno sūtīt. Kurš izvēlās bildi? Autors? Autors 90% gadījumu. Ja tas ir kaut kāds gabals, kas ir apzināti pāris dienas strādāts, un tad varbūt virzīts, ka mēs no rīta palaižam kā tādu kaut kādu pētnieciskā tipa, tad varbūt dažādas tās, bet primāri autori, jā.
Ir arī Kārlis Dambrāns izcils foto cilvēks, kuram mēs reizēm pateikt, Klau Kārli. Un nevar izdomāt, kur ir virsraksts, viņš atsūta kaut savus variantus, viņam ir talants šurā. Vai tu piekrīti tam apgalvojumam, kas bieži dzirdāms arī PPK čatā, ka kur Latvijā bija tā panorāma, propaganda, ka tas tagad ļoti samojotāts tas Varas medijas! Skeletons, hokejs, tur pat basketbols, kad es augu, viņš bija tā, ir basketbols, bet nebija tā kā tagad tas ir rezultātu dēļ, un NBA bija, un tu visu cieņu. Tu piekrīti, ka tas strādā? Ka tev katru sestdienu... Jā, absolūti, jā. Esmu studējis šo nozari, tāpēc jau eksistē, jau nepateikšu vairs, esmu pārāk daudz arī Aleņa izdzēris, kurš to izdomāja, to teoriju, un kurā laikmetā tā radās, bet tāpēc ir tāds termins, ko sauc par dienas kārtības teoriju, kas paredz, ka mēdīji kaut kādas konkrētas lietas atspoguļojot biežāk nekā citas, rada sabiedrībai sajūtu, ka tās lietas, kas tiek atspoguļotas, ir svarīgākas nekā citas dienas kārtības teorija, ko mēdī uzstāda. Kas jāizdara futbolam, lai futbols būtu tādā lomā? Tu gāji uz jautru sarunu, ja? Jā, nē, ir jautri, man šeit esmu daudz smējušies. Nē. Es domāju, es vispirms to pirmu atbildēšu. Skaidrs, ka milz nozīme ir, piemēram, tā nav kaut kāda tēze, ko es būtu varējis attīstīt, jo esmu dzimis 94. gadā, bet mēs zinām, ka Ralfs Plēnis par to mēs runāt BK 1+2, ne visi gan jau auditorijā zina. Viņš nav bijis pie mums. Ralfs visu kaut ko varētu pastāstīt. Par mani Ventspilī daudz Ralfs, dziļš cilvēks. Viņš bieži piesauc tādā retoriskā jautājumā, kā būtu bijis, ja mēs kā basīts būtu tikuši šajā maizē, ka valsts televīzija visu laiku sestdienu, kaut kādu laiku jau basketbols tajā bija, bet arī basīts no tā nokrita. Arī visu laiku ap to pusdienu laiku pie tām pankūkām ir pilnībā noteikti tam bijusi loma, kā futbols tiktu, laikam, vienkāršākā atbilde ir būt visu laiku tajā uzmanības. Nē, bet rezultāti vajadzīgi. Bija it kā 2004. Tu dzīvo pagātnē, jo... Nē, bet nekas nenotika. Vai pats futbols vainīgs? Daļēji, protams, jā. Vai ir nepieciešama rezultāti, ka katru gadu var būt, kā hokejā, katru gadu pasaules čempions. Tas ir ļoti izdevīgi. Reizi mēnesī, bang! Tev reizi gadā. Reizi gadā. Ja vēl būtu reizi mēnesī pasaules čempions hokejā, es taču sajūtos. Man tāda pašam galvā izkaltā teorija nedzīvo tajos laikos, ka arī basketbols zināmos brīžos nav bijis tik populārs, jo 90. absolūti trūka tādas lietas, pie kuras pieķerties. Nav 96. gada, kā Bagatskis pret Serbijiem iemeta broceni. Nē, protams, ka bija, bet es samazinu hokeju, jo kaut kādai daļai tajā publiskajā atmiņā ir 96. gads Znaroks iestums Šveicē to ripu, un tad pavasar vēlāk vēlreiz. Basītam jau arī mēs jau nebijām 95. gada fināla turnīrā, 97. zaudēja visas spēles, rēķina no 93. un 99. atkal nebijām, no 93. līdz 2001. Parastam cilvēkam nerodās tas pats, kas pa hokeju, ka katru pavasaru tu zini, pret ko jāspēlē, pa ko jāfano. Ja Basim tas nav, un mēs tad gribam, lai futbolā ir... Nē, Basim, protams, ir daudz kas cits, bet es tā vispārīgi runājot. Tā lieta, pie kuras pieķerties nav. Futbolā arī nav nacionālās izlases, bet labāk. Kamēr esmu aizmirs, tu pieminēji to, ka maksas saturs Delfi Plus parādījās. Ja? Man ir rubrika kolēģi jautājums. Bet ko tu Reini domā par maksas saturu? Jo tu biji Delfos laikā, kad tur sākās maksas saturs, tas skatā par sportu. Jā. Sporta centram arī bija maksas saturs pirms 100 gadiem. Atpakaļ, Sporta avīzes LV. Bet no tās idejas atteicās, tāpēc to sāk darīt citi. Bet tagad visiem lielajiem mēdījiem internetā, neraugoties uz reklāmas laukumiem, tāpat ir maksas saturs. Arī. Jā. Igauņiem pat diezgan random saturs ir aiz maksas sienas. Jā. Varbūt sporta centram arī vajadzētu atgriezties pie šī te kaut kāda. Viņš jautā. Kas to aizsaka? Es domāju, ka labs jautājums. Tur gan jau jautājums ir sporta centra vadībai par viņu resursu, par viņu iespējām, jo tas arī prasa kaut kādas izmaksas un cilvēku resursus. Vienkārši spēt to uzturēt, tur jābūt. Tur ir īpašāks saturs. Tieši tā, arī tam ir kaut kā jātiek noformēt. Arī es Delfi Plus abonents tā kā, un tur ir forši raksti. Es izlasu 5 mēnesī, piemēram, vai 6. Un es tur ieguldīju darbs, viņš ir liels, apjomīgs raksts, un es iegūstu vērtīgu informāciju.
Īsa atbilde, protams, es domāju, ka ir jāeksistē. Tā ir nākotne mēdījiem. Tā kaut kādā mērogā ir pagātne, jo galu galā kādreiz viss laikraksts pirka un lasīja. Kaut kāds kritums bija interneta spēka, interneta spēka dēļ. Un, tā ir jābūt vienlaikus nākotnē, un kaut kāds valsts vai piemēri arī rāda, ka tāds var būt. Es pilnībā varu apstiprināt to par Igauniem, atceroties pirmkārt no Delfa laikiem, ka viņiem tie skaitļi ir neticami un superīgi, un otrkārt, ka man līdz šai dienai kaut kāds brīdis man ir bijis Igauņu Delfa abonements, jo man krīt uz nerviem, ka es redzu kaut kādu ziņu, kas man varētu interesēt par Raplas basketbola klubu, izstāst pēc virsraksta super vienkārši, un es netieku pārteikt pirmajā rindkopā, jo arī tas ir zem maksas sienas, bet viņi kaut kā kultūras vai citu īpatnību dēļ, viņiem ir ļoti liels tas abonentu skaits. Kā tas strādā tajā maksas nodaļā? Visiem patīk par naudu runāt, ir maksas raksts, piemēram, tavs, un tur procenti iet kaut kā vai nē, vai tev ir vienkārši alga, un tur nav svarīgi, cik to maksas sadaļu atvēra cilvēki. Kā nezinu, cik var sāsīt, bet laikam var. Nē, mums bija cieta alga, un, manuprāt, diezgan veselīga iedvesmojuša sistēma, ka, ja tu kaut ko labi padarīji, tad vai kaut kādas piemaksas, vai vienkārši tur man šeit Delfi ļoti labi strādāja uz kaut kādu kolektīvu saliedēšanu, bet tiešām, kolektīvu ziņā es tur jutos super un daudz draugu radās tur. Tāpēc es aizgāju. Tāpēc es aizgāju, bet īsa atbildi, jā, bija lietas, kas iedvesmoja, bet tas tā vispārīgi nav tā, ka, nezinu, nerakstīs, nebūs alga, rakstīs, būs alga, bet alga bija cieta. Tu minēji sarunas sākumā Līgas Stirna bija, ja? Nē. Līgas Stirna bija tā kolēģi, ko es aizstāju. Viņa tagad ir atpakaļ. Bet arī viņa aizgāja prom, daļai es pieļauju, ka viņa izdega. Tā es nevaru runāt par dzīvi, bet tā bija atbilde, ko es liku nokturs. Un arī tu pameti. Tu biji savā zarītā. Random podcasteris, kā saka, ja, kurš ņemās, tu esi lielākajā Latvijas medijā, LSM, sorry. Un tu arī, kā es sapratu, vienkārši pateici, ka tev ir 28 gadu laikā, vai tam līdzīgi, tu esi darījis daudz, tas iekšā tajā visā. Un jau jānomet bremze bija šī. Es iedomājos, viņš visu nakti skatās NBA, un tad brauc uz darbu. Nē, es NBA pa naktī neskatos. Jo principā es skatos nākamajos rītos. Tā arī. Tā kā kur bez timeoutiem reklāmām. Man patīk gulēt, un tas ir veselīgāk. Man patīk gulēt. Arī tā, nostīdumā izklausies, tas viss pēc tāda vajadzēšana. Tā arī pēc tās godīgas, vienkārši, ka tu izdegšanu kaut kādu. Es par to aizdomājos, tāpēc, ka pat nesen arī runāju ar dažiem saviem kolēģiem, kur arī talantīgi aktieri, tā zinājumi pārējais, aiziešu no teātra. Es jau runāju, spēku gados. Es jau runāju, un es jūtu visu. Nē, ir cita dzīve arī bija šī. Ārpus tā visa, ko tu dziedojies, daries. Kā bija ar tevi, kāda bija tie tavi iemesli, kāpēc tu beidzi šo, jo tā bija viss. Tā bija tavs vārds žurnālistikā, profesionāla žurnālistikā. Tā bija tavs vārds, tu biji savā slavas zenītājs, ne? Tā bija, manuprāt. Un tad tā, paldies, Džeki, paldies, jūs bija forši. Es eju tālāk, mainu kaut ko savā dzīvē. Algu nemaksāja 3 mēnešus. Nē, tas jau rodās tikai tas ir Valmieras vēstīs. Es nedomāju, ka es izdegu, jo gan jau, cik es personīgi laikam neesmu sasniedzis to fāzi, bet tā klīniskā jau, vai vienalga kāda definīcija būtu, pēc tās izdegšanas jau jāsako tam 3 mēnešu brīvībai, nekā nedarīšanai. Grūstēšanas periodā. Jā, es tādā nekad neesmu aizgājis vēl kopš kādas pieaugušā dzīves sākšanas. Atbilde ir pavisam vienkārši. Covid pastūma visas pasākumus uz priekšu, sporta pasākumus. Un 13 mēnešu laikā bija 2 hokeja čempionāti. Viens mūsu, paldies, ka uzņēmām, kāds gods uzņēmām to Covid čempi. Bija 2 olimpiskās spēles, jo viens pastūms priekšu, abas Āzijā. Un bija viens, neatceros, kurš no futboliem, Eiro 2020 bija 2021. Gada vasarā. Un tie ir 5 mēneši no 13, kuros mēs es domāju, tas attiecās uz visiem sporta mēdījiem. Visi tavu dienas kārtību pakārtot tam, kas notiek tur. Man, kāpēc vispār es kaut kādu žurnālistiku aizgāju, jo man patīk kaut kāds brīvdomātāja gars manī ir iekšā.
Man patīk radīt saturu, kas man šķiet interesants, kas ir kaut kur ambiciozs, kur vajag patiešām ilgu laiku izpildēji. Tev tur tupo vajadzēja rezultātus. Un tu tur pavadi. Tev ir mājiņa. Lai man piedod Roberts Akmens, viņš ir ļoti labs airētājs, un viņš dzīvē ir labāks airētājs nekā es jebkad nevienā nozarē es nebūšu top 8 pasaulē. Bet es nevēlos celties 3 naktī augšā, lai rakstītu tekstu tieši tam, kā viņš airē. Es fiziski to varu izdarīt, man strādā pirks, man strādā galva, es varu to rakstu salikt, ielikt smuku bildīt, viss izdarīts. Un tad vēl norukāt līdz 6 vakarā, iet gulēt un atkārtot nākamajā dienā vēlreiz. Bet es žurnālisti kā nevēlējos būt, lai to nodarbotos. Es žurnālisti kā vēlējos būt, lai es varu to lentu palikt, bet lai es tās 2-3 dienas vēl kaut kādu basketbolu gabalu attīstu un izdaru kaut ko, kas varbūt vai nu nav iepriekš izveidots, vai nu vienkārši kādu foršu nointervēju un kaut ko sataisu. Un tie 5 mēneši tik daudz izsūcu, ka es sapratu, es nevaru šajā pastrādāt. Es labāk vai daru žurnālistiku paralēli kā hobiju vai... Uz kurien tu aizgāji? Daļai riskanti es aizgāju vispār bez nekā konkrēti sarunāts. Es sapratu, ka ir viss. Un tā sanāk, ja mēs skatāmies no basketbola sezonām, man tā vienkāršāk kārtot ir kaut kāda dzīve. 22-23 sezonu pārsvarā mans pamata ienākuma avots bija komentēšana. Jā, sanāk 22-23. Kaut ko parakstīja MVP tam pašam, Ingmārs arī viens no darba skolotājiem un kaut kāds maksas gabals pataisīja un 23-24 jau sākās šī jaunā dzīve, kas ir Artūrs Šēnovs palaicināja ar Guntu Šēnovu strādāt Eiropas jaunatnes basketbola līgā, ko varam uzskatīt par manu pamatdarbu. Un zīme zeļi. Kādas tev tur funkcijas? Viss iespējamās. Mēs esam maz cilvēku, es pieņemu kaut kādai daļai auditorijas vajag to kontekstu, ka tā ir Gunta izveidot līga, 26 gadu vēsture, aptver visu Eiropu, Latvijā bēzētu, super liels un, kā Gunta sauc, sava Nokia, super liels jauniešu pasākums. Bet mēs arī esam skaitliski mazs cilvēku skaits, kas to uztur, esmu solīti zem Artūra un gan komandas uzrunāja, gan veidoju visu turnīru kā tādu, kas ir kalendārs, grupas un tālmīdzīgi, bet arī reizē braucu uz turienu un, ja redzu, ka, kaut kādu iemeslu dēļ nav ūdens, tad aizēju veikalu un atnesu ūdeni. Visu. Organizācija. Pilnībā viss ar mazākajām lietiņām un ielieku storiju reizēm. Klausies, Kristiānam palika neinteresanti un kamēr nav man interesanti. Mums tas ir Gunters jaunāts ūdens zaļos, kas var stundu izturēt, bet tad paliek neinteresanti viņš aizies. Tu teici, ka cēlies 3 naktī skatīties kairē. Kas ir trakākais, ko izdarīja futbola dēļ žurnālista darbā? Trakākais. Laikam jau vienkāršākais, kas nāk prātā, ir tās Gavrilo tiesasēdes. Es tiešām domāju, ka tu izdomās, ka bija jābrauc kaut kur. Bija traki? Nebija traki, bet es... Tu saki, tev nebija interesanti skatīties, kā ir pērko? Akmens. Nav tā, ka nebija interesanti. Man varbūt nesagāja man galvā tā visa patika. Vai tad ir interesanti rakstīt par ko tādu? Tas ir noteikti interesantāk. Interesantāk tev, jā? Jā, par to mēs tagad pie tā nabaga Roberta Akmens pieķērāmies. Tā visa ideja, ka tu 3 naktī cēlies un tas viss, Te tev jāsēž tajā tiesas zālē gan jau, jā? Bet tur tas, ka tu veido to gabalu un tu aprunājies ar vairākiem cilvēkiem un vismaz tu kaut kādu vērtību radi, ko... Ilmārs Stūrišs ir par Oļegu Gavrilo rakstījis. Nav tā, ka neviens to nav darījis, bet tomēr tu kaut ko izštuko, ka šitā tāda interesanta lieta, kas galu galā pirmā tiesasēde par šādu lietu. Ar Gavrilo esi ticies? Jā, vairākas reizes. Kādu iespaidu atstāja? Ja godīgi, es nezinu, kā pat atbildēt. Tur jau vēl ir, valodas barjera. Man krievu valoda nav super parocīga. Es varu saprasties, bet es noteikti daudz ko arī ātri runājot, slengā runājot nesaprotu. Bet, vispārīgi es teiktu, atstāja iespēju kā cilvēks, kas, protams, kā jau tas ir apusēji. Gan mēs ar Uldu to vienreizi ieradāmies, jo mēs gribam kaut kādu savu labumu. Es domāju, tāpat arī viņš ieradās, jo kaut kādi žurnālisti te brauc, es pastāstīšu to, kas manā kā aktuāli. Mēs tādi abi tāds dēles sasūcāmies. Ar ko beidzās tas stāsts viss? Vai vispār ir beidzies? Es neesmu sakojis līdzi, jo esmu aizgājis prom no žurnālistikas, bet ja es negribu samalot, bet man šeit, ka vēl nav līdz galam tā lieta iztiesāta.
Mikro izmaksu kazino. Tas temats ir ļoti forši rakstu sērija Delfos abiem ar Uldu Strautmani par, kā saka, Latvijas... Bet nobeigums jau nebija. Kurš temats tas ir? Gavrilovs. Latvijas Toto Krustēva, kā saka... Uldis jau vislabāk to tematu ir uzturējis Latvijā, un viņš sako līdzi, un es ticu, ka, ja būtu kaut kāds stāsts turpinājums un noslēgums, te jau viņš arī būs tas, kas to izdarīs. Kā jūs viņu tikāt klāt? Kāpēc viņš šī odiozā personība Latgales runā ar žurnālistiem? Jo tā ir tāda tabū tēma. Toto, tas ir slikti, viss diskābeles neredzam, nezinām. Kā vispār sākās un ideja par šito rakstīt? Tur vēl arī Agris bija. Agris arī. Bet tas jau bija atsevišķs stāsts. Tas vai te nebija saukts kopā ar FK Ventspils stāsts? Jā. Nē, Man šeit tur bija 3 žurnālisti. Sajauc. Uldis, Agris un Raimonds Rudzāts no Latvijas televīzijas. Sajauc. Kuri apguva to materiālu par FK Ventspils lietu, kas galvenokārt jau bija ar Atlantu saistīta, kurš skaidrs Oļegs arī bija iesaistīts, un kas tādā vairāku gabalu garumā to izvērsa. Bet kā jūs pie viņa tikāt? Kāpēc viņš pēkšņi saka, es gribu parunāt ar žurnālistiem? Bet precizitāte tai FK Ventspils lietā nebija vispār nekāds saistības. Tur ir Agris, Raimonds un Oļegs. Par to, kur man bija kaut kāda iesaista, bija tā bēdīgi slavenā pirmā Latvijas neatkarības vēsturē, kad Oļega Gavrilo un Jevgeņi Klopo notiesāja par, tas pāns laikam ir par naudas nelikumīgu... Nodokļu vai kaut kā? Par naudas nelikumīgu apgūšanu un par to, ka nav nomaksāt nodokļi. Uldis kaut kad viņu jau bija aktualizējis un rakstījis. Es biju sācis strādāt Delfos, kaut kāds laiks paiet. Un neatceros, kurš no mums diviem viens otram pilināja, bet īsā versija ir tāda, ka Uldis teica, labi, ņem un aizbrauc. Un es, jauns, zaļš un netik labi krievlodu zinošs, ņēmu un aizbrauc. Un bija tur entā tiesasēde no cik. Un es uz to man šeit tajā laikā, kā jau siltajā periodā uzturos vairāk pa Madonas pusi, man tur, cik tur uz to Daugavpili aizbraucu, ierindas tiesasēdi, ja man atmiņa nemelo, nekas tik interesants pat nenotika. Jermalājevs Edgars tika sazvanīts, bet nevarēja identificēt, viņš nevarēja atrast savu pasi, un tā viņa nopratināšana atlika. Un es izgāju ārā pēc tās tiesasēdes un uz kaut kādas 15 minūtes uz ielas runāju ar Oļegu Gavrilo, kas jau vispār pats par sevi man tajā brīdī lika aizdomāties, ko es daru un kāpēc tā. Bet īsumā viņa vēstījums bija tāds, ka tu esi pirmais žurnālists, kas te ir parādījies, neviens nekad nav braucis, ko tu dari bezmaz vai? Un es teicu, ka ļoti interesanta lieta. Galu galā tā ir interesanta lieta tādā Latvijas... Pirmā tāda, kur par šo gan futbola ziņā, tas krimināla likums stājās spēkā vēlāk. Un es teicu, ka mēs jau atspoguļosim, brauksim vēl. Un viņš teica, brauc, pasēdēsim pie kafijas vai tējas. Man Ilmārs Stūrišs arī ir intervējis Oļegu. Tagad es nezinātu, ko prasīja kafiju vai tēju. Jā, pasēdēsim. Viņš tur sāka to, ko Gavrilos ir regulāri teicis, ka es tev pastāstīšu visu, kas notika ar Eiro 2004 naudu un tam līdzīgi. Un es atgriezos no tā un es teicu Uldim, nākamais datums ir tad. Braucam tad, un mēs esam jau tā kā aizmetņi sarunājis. Pēc tam intervēsim garāk Gavrilo. Un tad mēs turpinājām atspoguļot to lietu. Un tad bija tas atsevišķais gabals, bet es uzsvēršu Ilmārs Stūrišs, ka bija pirmais, kas viņu tā pēc ilgāka perioda bija intervējis vārds vārdā. Un tad mēs ar Uldi uzbraucam augšā tajā viesnīcā Latgala pēc tiesasēdes. Latgola, protams, latgaliski. Un bija garāka intervija ar Oļegu. Un tad es arī pirmo reizi tajā PPK streamā nonācu, jūs man aicinājāt, ka tas bija viss noticis. Okay. Tas bija tāds īpatnējs brīdis. Bet tajā brīdī tu jūti, ka viņam gribās kaut ko pastāstīt, gan arī savās interesēs, un jums gribējās kaut ko izdzirdēt, arī jūsu interesēs. Nē, ja viņam nebūtu interesanti, tad jau gan jau. Nē, mums jau galvenā interese vienmēr ir bijusi tā lieta. Kas ir, un kā to lasīja
Šo materiālu, viņš bija apjomīgs materiāls labs. Nē, tas godīgi sakot. Klausies. Gan jau, diemžēl, labāk nekā ilgo Jāņa Freimaņa gabala par Antoniju Černomordī, vai man šeit uz MVP interviju arī Roberts Uldriķis ir bijis Jānim Freimanim, diemžēl to lasu labāk. Klausies, par šitām visām toto lietām tā, nevis baumo, bet ir tāds uzskats, ka, ļoti grūti tur kaut ko pierādīt, ja nav, noklausīt telefoni vai kaut tur jau klausies telefons. Kāpēc tavuprāt? Un tiesā atskaņoja? Tiesā atskaņoja. Pagaid, tu biji zālēties, un tu dzirdēji. Tas bija tik primitīvi. Krieviski nesaprot neko. Nē, godīgi sakot, Godīgi es tur iemācījos krieviski runāt. Gan kaut ko iemācījos, gan Uldim Bakstīju, kas tikko tika pateikts. Tajā dienā man šeit Aleksandrs Vlasovs tika uz nopratināšanu atvilkts. Viņi jau to visu stāstu pavērsa, gan jau esat lasījuši. Šī bija FS Vēnspils treneris, kas? Jā. Viņš jau bija vārdsargs tajā komandā, viņš ir tikai liecinieks, nekas jau ļauns nav noticis teorētiski. Tā visu viņa teorija bija, ka, jūs visu izcili dzirdat, es motivēju savu komandu likt uz savām uzvarām un ko tur viņi vēl stāst. Bet mēs jau nepublicējām laikam nevienā no tiem gabaliem to saturu. Bija jaudīgi, jā. Ja kas ir zvanīja? Nē. Kāpēc? Nē, man jau nav ko slēpt, ko es dzirdēju, to es varu pastāstīt. Nē, es nezinu. Tu būsi kā ar pērkonu, kurš arī negribēja neko griezt. Īsais vēstījums jau bija ļoti vienkārši. Man šeit Aleksandrs Vlasovs zvanīja Oļegam Gavrilovam par to, ka kavējas naudas un tika nosēdināts. Ļoti daļurnīgi. Un Gavrilova un Klopova kungi lepni klausījās un priecājās par saturu. Ārprāts. Klausies, bet mans jautājums bija tev, būdams tur, zinot šito visu, ka runā, ka šito vienmēr ir grūti kaut ko pierādīt. Tev ir ticība, ka būs kaut kāds rezultāts šim visam? Par to pirmo tiesu man ir grūti spriest, jo tā gan jau vairāk seko naudai un to, kā viņi tiek ņemta ārā no kontiem. Par to nodokļu nomaksāšanu. Tas ir veids, ja tu nevari pieķert aiz rokas, kad tu spēlē toto, tu vari atvērt par to, ka tu nelikumīgi, tev ir nauda melni apritē. Jā, visticamāk. Bet tepat mēs aizmirstam par Gavrilovu kungu, vienkārši toto. To arī pārgājis kungs. Jā, abi sajūtām viens savu priekšnieku par savu kungu sauc. Ir grūti, es domāju, ir grūti, jā, jo taču tik vienkārši ir kaut ko paņemt uz ielas sarunāt vai, piestāties pie stadiona un midžināt, un ja tu neatstāji nekādu pierādījums tajā fiziskajā vidē, kur neesi WhatsAppā brutāli rakstījis, tad ir pietiekami veidi, kā to apiet. Es tagad padomāju, iedomājies, ir, jau, es nezinu, ka ļoti daudzi spēlētāji ir sodīti ar diskvalifikācijām par to vienkārši, ka viņi liek likmes. Tagad pēdējais kaut kur bija... Jo tu parakstīji, man šeit visos visur, tu nevari neko likt, jā. Un tur visu ļoti vienkārši pierādīt, ka tu, tu visi sieva, es šaubos, ka kāds pats zem savu vārdu liek, un es nesku par totalizatoru, ka viņš tur pārdod spēles, vienkārši viņš varbūt uzliek uz auda uz citu spēli, un viņu sodā šeit, kad ir kaut kāds tāds, ka visi zina, bet neviens neko nevar pierādīt, tā kā tas ir tāds. Bet kā Gavrilo kungs teiktu, mēs jau kļuvām par čempioniem. Ko mums pie 1-0 skriet priekšu? Ko tu pateiksi, ko tu atbildēsi? Malači bija čempioni. Jo Basīdaši arī ir bijuši gadījumi šādi, šīs spēļas bijušas, diemžēl, ja. Un ar ko tas ir beidzies, ar laikam ne ar ko baigi. Varbūt kāds pāris tos otrās līgas džekus tur Olimpiskajā medaļas nebija arī tur iesaistīts? Arī bija, jā. Viņi runas ir visāds, pat tik daudz spēlētājiem, pa kuriem pat gan jau jums būtu pārsteigums, ka pat viņiem runā, bet tas jau tas pats vecais stāsts, ka tās jau ir vairāk runas. Es atceros, ka runāja par Timu, bet es nezinu, vai tur bija pierādīts, runāja par to mieži. Viņi ir vienmēr spēlējuši neko, jo viņi neko nav sodīts. Vai par viņiem, vai par jebkur citur, tikai visāds runas bijuši. Tas, ko apzinoties uz kādu plānu ledus, mēs tagad staigājam. Tas, ko es varu pateikt, kā visticamāk basketbols un futbols ir
ievērojami atšķīries, ir, ka bija es tagad patiešām vēl, tagad esmu klubā iesaistīts, es nevienā brīdī tāds atklāts jautājums neprasu un varbūt pat negribu zināt, ko man atbildētu, bet bija zināms laika periods, kad vienkārši bija divi atšķirīgi veidi, kā ar šo problēmu saskarties. Bija futbols, kas pa visu Latviju tiek izsmiets, ka kur tiek ķerti un taisa kaut kādas lietas, un tur visi muhļās. Un bija basketbols, un es domāju, liela daļa citu sporta veidu, kur ļoti veiksmīgi nogalināja situācijas. Kur iekšēji ir paldies viss tā kā, labi, mēs zinām tev, Jā, un es domāju, te futbols cieši no kaut kādas vispārējās pasaules realitātes, jo tas patiešām bieži vien šķiet traki, taču bijušie Madrids Reāli un tāda līmeņa spēlētāji arī tiek arestēti vai ne ārzemēs. Un cik es tā vispārīgi saprotu no tās vides, UEFA vēlas reizēm startēt ar tādu mandātu, ka mēs šo izskaužam, mēs viņus diskvalificējam, mēs viņus tīram ārā un savā ziņā varbūt tiem citiem sporta veidiem nav tā atklātība vai nav tā vēlme to darīt tā. Publiski. Un mūsu mazajā Latvijā tas viss reducējas uz to, ka tajā futbolā tur ir pilns ar totālzāli un kā tieši čīstie hokejisti spēlē. Bet tādās bāru sarunās mēs varētu pie jebkura hokeja vides zinoša cilvēka aiziet, viņš pateikt, ka tur vietējā līga ir pilna toto. Nākamais topiks mūsu sarunā, kur ievūksies labi, bet forši pļāpājam. Rīgas zeļi. Tu aizgāji no šī žurnālistikas, ka teici, tev bija pa daudz viss tās slodzi, viss pārējais, un nebija gandarījums un bauda no tā, ko tu dari. Tagad gan jau, ka mazāk slodzi. Un sākās šis projekts Rīgas zeļi basketbolā, apsveic tevi ar sudraba medaļu Latvijā. Paldies. Basketbolā. Super malacis. Būt Latvijas meistaram, bet pagaidām... Es Latvijas malacis. Par zelta medaļu dotu meistaru. Mēs taču cīnītos par Latvijas meistaru sacīkstām. Es smuldu. Jums ir podkāsts Ūdens zeļi, kur tāpat kompānija Edgars Buļs, tu biji visi pārējie. Viņi ir vēl aizvien. Izstāsti, kā no šī te nosacīta, pēc arī stāsta podkāsta, kā no šī te aizgāja līdz Rīgas zeļiem un kur tu teici, sudraba medaļas ieguvēja Latvijas basketbola čempionātā? Es zinu, ka tu esi 100 reizes uz šo jautājumu atbildējis. Es zinu, ka Ūdenzeļos pat viņš raidījumus vadīja. Bija krīze, baigā krīze bija. Baiga krīze bija, un viņš zina šo atbildi, bet mūsu skatītājiem droši, ka varētu interesēt. Sāksim varbūt ar to kaut kādu 10 minūšu ilgo jūsu cildināšanu, Nevajag 10 minūtes. To mēs skip, tas skaidrs. Tie, pēc kuriem iedvesmojās un tā. Paldies, pieliec. Es jau pirmkārt uzsvērsim to, ka raidījumam Ūdenzeļi es ļoti ilgi biju kā tāds sastais spēlētājs. Kā tāds fans. Ienāk kaut ko aizstāja, kaut ko Euroreinu, varbūt tu esi gatavs tur pēc 3 nedēļām kaut kādu rubriku sagatavot. Es neesmu no tā oriģināla sastāvā galā ar Niks Gaigalietis, oriģinālajā sastāvā. Pirmajā sezonā. Jā, kas ir mums šobrīd arī 9. Tā kā es vispār neesmu uzskatāms par tādu kodolu tam visam. Bet, lai turpinātu tiem, kas gan jau nav tik ļoti liela LBL sekotāji, tad Edgars Buļs bija kļuvis nepateikšu gadu par TTT kluba mārketinga burtiski nesen. Man šķiet 20. 21. arī ap Covid laikiem atceros, ka TTT uzvarēja Liepājā 2021. gada sieviešu čempionu titulu. Es biju tur komentēt, Edgars jau bija, gan jau pirms tam viņš bija parādījies. Un viņiem jau tas bija pavisam vienkārši. Bija TTT gada diena X, nezinu cik gadu. Un arī gan jau sēdēja pie cita veida galda ar izslēgtu mikrofonu un ar komandas ģenerālmenedžeru Artūru Štālbergu runāja, ka viss jau baigi forši un tur varam gāzt kalns Eiropā, bet tas sieviešu basīts, lai piedod dāmas, bet ir ar kaut kādiem zināmiem griestiem un tik daudz cilvēku varbūt to beigās neievēro, nenovērtē, taču varam iekustināt arī to veču vidi, un viņi jau ir tie divi oriģināli idejas radītāji. Es nezinu, es domāju, ka Štālbergs un Buļs neapvainosies, pasauca uz pusdienām un prasīja arī mums par Patreonu, kā strādā, ko jūs no visa tā gribat. Viņi visu to noklausījās, pastāstīju, ko mēs darām, kā mēs gribētu. Un te nav, es tur nebiju, neklusēju. Edgars ir publiski teicis, ka jūs esat iedvesmas avots. Tas ir fakts, tas ir 23. gadā. Bet ne tikai iedvesmas, es saku, ka viņš arī 22. gada novembris, kad viņi to izdomāja. Viņi man izstāstīja arī stāstu, ka viņi tur dzēra ne alu, kad pirmoreiz tas izskanēja. Ūdeni.
ūdeni. Un man bija pirmkārt patīkami, otrkārt būtu stulbi tagad tur kaut ko destāstītu, kā cits sporta veids. Es ļoti priecājos un ļoti nepatīk arī daži Twitterī darītāji, kas tur to visu nozākā, uzreiz, ka zeļi, kad Samoilovs spēlē, ka viņi, tas ir cirks, ne basketbols. Tas ir šovs, tas ir šovbiznes. Man tieši otrādi, man liekas, ka to, ko jūs izdarījāt, tā rozā, tur var arī strīdēties, patīk, nepatīk. Bet traktors iedvesmo. Jā, rozā Daugavas sporta nams un otrā vieta, tas, vienkārši no manis milzīgs respekt, vienkārši. Paldies. Fantastiski, bet tev uzreiz uzrunāja? Un kādā lomā viņi tevi uzreiz redzēja? Nē, galīgi nē. Bija tā, ka tur kaut kur pa ceļam Artūrs Šēnovs tika salauzts, un to jau tad, lai Edgars vai Artūrs stāsta, un ir stāstījuši kādos fórumos. Un es biju uzrunāts no Gunta Keisela puses piedalīties grāmatā par Alfredu Kraukli. Es saprotu, jums tagad ir tāds... Nē, viss ir labi, tas ir garais stāsts. Alfreds Krauklis ir cilvēks, kas radīja basketbolu. Spartaku, pārveidoja to pa basketbolu klubu VF, padomu laikos izslo, vēlāk ir VF sporta skolas radīšanā bijis ļoti svarīga atslēgas persona, viņam pa godu tapa grāmata, un es uzrakstīju vienu atsevišķu nodaļu. Manas nodaļas būtība vai pienākums bija dažādas VF sporta skolas auzēkņus aptaujāt par to, ko tas viņiem vispār nozīmē. Tur no Edmunda Valēko un Jāņa Laksas, iepriekš pierunātā, līdz arī tur Jānim Domburam un es, protams, caur saviem ūdenzeļiem, jo tajā 22-23 sezonā es jau biju piesaistīts kā tāds no Edgara puses, kā tāds raidījums sižeta veidotājs, un es viņus pazinu ilgi. Es zināju, ka Edgaru un Guntaru vajag aprunāties, jo viņi uz mutes noteikti nav krituši, viņi iedos tādu ļoti labu krāsiņu. Viņiem ir mazliet kaut kas cits, ko iedot tai nodaļai. Un mēs kaut kādā 23. gada martā esam sarunājuši sadiktēs, ka es viņus nointervējuši tai grāmatai. Un Edgars jau uz to sapulci atnāk tāds ritīgi, tāds dedzīgs, tāds ar smaidiņu, tā, jā, Reņš to darīsim, bet pēc tam man viena cita lieta. Es sazinu, kas Edgaram ir galvā, varbūt joprojām kaut kas ap raidījumu, ne vispār ne mazākās nojausmas. Un es viņā jūtu, Edgars jau vispār ir enerģisks cilvēks, tādu entuziasmu apveltīts un visādas lietas spēj paveikt. Un mēs to stundu norunājam, bet ik pa laikam ir kaut kādas atsaucītas, ka pēc tam runāsim vēl pa kaut ko. Un tad viņi man tā pateica, Dominas gan beitas laikam bija, ka kas nākamajā sezonā raidījums Ūdenszaļi būs arī basketbola klubs. Un no sākuma bija, protams, grūti nocēt. Un sākotnēji jau Edgars, zinot, ka man ir bijusi karjera žurnālistikā, man aicināja uz tieši visu saistīto ar preses sekretārs mārketings. Bet es viņam arī teicu, ka tas nav līdz galam tas, ko es vēlos darīt, un ka varbūt es kaut kādos citos veidos ar kaut ko pienesu, varbūt ne. Beigās mēs vienojāmies ar Edgaru tieši par kaut ko tādu super konkrētu tikai jūlijā. Un primāri jau man tajā... Tu esi skauts. Jā, primāri es teiktu tā, es naudu saņemu par to, ka es šajā sezonā joprojām uzturēju Ūdenszaļus kā raidījumu. Edgaram ir 100 citas lietas, ko darīt, viņš nevar mūs tur auklēt, jo viņš patiešām lielu darbu ieguldīja iepriekš, pirms bija klubs tajā, lai ir raidījums, lai tam ir finansējums, lai cilvēki ir sagatavojušies, lai ir tēmas. Tas pilnībā šajā sezonā bija manā pārziņā, bet otrs ir, kā to Edgars mīl teikt, tas bija viena cilvēka analītikas departaments vai analītikas departamenta vadītājs. Un, tā tas sasaucās ar to, ko jūs raidījuma ievadā nosaucāt par ģenerāla menedžera asistents. Jau pāraugu tie pozīcijā, kuras ar Artūru kopā veidoja komandu. Bet man interesanti, tava loma ir tikai jauno spēlētājus atlasīt, vai tu arī skautoju pretinieku skaties, vai tas jau vairāk treneru darbs? Kad es jūlijā vienojos, jo bija ļoti daudz Latvijas spēlētājs kā minimums noskatījuši un uzrunājuši, tad kaut kādas vienošanās jau virmoja gaisā. Un, tur ir... Bet labi, es skatījos jūsu pēdējo raidījumu, jums bija 30 spēlētāji, jums nomainījās. 24 gālāk. Labi, nopaļot arī nesnēs. Ar Samoilovu 25. Man šeit, ka 26 ir bijuši pieteikumos un 24 gājuši laukumā, bet es daru savu 9 aliņu. Un es slikti klausos podkastus, bet nomainījās ļoti. Sorry, ka pārtraucu. Nē, arī sezonas laikā
kaut kāds padoms ir bijis arī no manas puses saistībā ar Latvijas spēlēm, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka tas sastāvs jau bija diezgan gatavs, un es tagad nepārspīlēšu savu lomu tajā, kas nāca no Latvijas spēlēm, un viss tas, kas mums ir šajā sezonā izdevies, primāri bijis latviešu spēlētāju panākumi, bet ņemot vērā, cik ļoti Artūrs, mēs Eiblu kopā vadām, un viņš mani, kā jau iepriekš runājām, ieveda vispār komentēšanā, un viņš ir bijis vēl viens, varbūt mans izteiktākais darba skolotājs. No viņa uzticība bija varbūt pat tai mūsu sadarbībai tāpat negaidīta. Un tā dzīvē izvērtās, ka es arī primāri uzņēmos tās rūpes par to ārzemnieku meklēšanu. Nu, tad visi tie Osborns, Kepa, un Hunters ir nākuši caur mani. Jā. Viņi to rakstīja Instagramā? Kā? Pastāsti man visvairāk. Nē, es domāju, ka tu viņus atradi, nevis viņi paši jūs atradi. Jā. Tas nenotiek kā pie mums. Kā pie mums, jā. Klausies, Hunters, kurš, ja es atkal nekļūdos, un Alus, viņš tagad pievienojās Austrālijas basketbola līgai. Viņš jau iepriekš spēlēja. Nē, un atgriežas. Jā, tur tā īpatnība bija, ja mēs konkrēti par Hunteru gadījumu, ir, ka Austrālija, tas ir uz daudzām līgām pasaulē patiesībā attiecās. Ne visi spēlē pēc tā kalendāra, ko mēs uzskatām par normālu. Tas sievietēm ļoti bija raksturīgi, kad tā pati Jēkabsona un tad Krievijā. Toreiz mūsu meitenes kaut kādas bija, kas spēlēja. Jā. Sieviešu basketbolā tas līdz šai dienai ir aktuāli, ka var nospēlēt 12 mēnešu gadā. Jā, tad Hunters šis stāsts, jā. Austrālijas sezona ilgst no septembra beigām līdz februāra beigām regulārā sezona. Un tajā brīdī jau bija tā, ka Francis un Zigis, mēs sākām lēnām nojaust, ka mēs no tā 3-3 basketbols. Mēs no tā 3-3 viņus atpakaļ nedabūsim. Šis cilvēks tagad sēž vispār neko nesaprot. Man daudz bunziņas. Tātad ir viens basketbols, kur spēlē, tu zini basketbolu. Atsevišķi, ko spēlē 3-3. Mēs bijām Olimpiskajā čempions. Es zinu. Tad mēs tik es priecājos. Un viņiem sastāvā ir 2, kas spēlēs Parīzē, iespēlēs. Es no sirds ceru, ka Francis un Zigis spēlēs Parīzē, protams. Tur ir konkurence teorētiski. Kas tur? Daudz cilvēku ir Lasmanis Mies. Lasmanim sanāca kvalifikācija izlaist, lai viņam viss laba veselība, cik zinu. Lasmanis Mies, jūsēja 2. Žāvers, Kulmiņš, Gludīts, Apsīts. Vēl šis tas tur Misters. Atvainojies Džekiem. Misters kurš? Andris Misters. Jāgaunieks stavējies. Jā, es zinu, viņš ir Jāgavs fans, bet Baltkrievs patiesībā. Kurš gatavojas raidījumam? Viņš. Bet, starp citu, lai kā beigtos raidījums, man būs beigās jautājums tev arī. Beidzam raidījumu. Februārī, bet kāpēc viņš izvēlās Zeļus, ja viņš tur spēlē? Viņš neiekļuva viņa komanda playoffos, ja? Jā, tas bija tāds. Mēs sākām just, ka vajadzēs kā tos 2 džeks aizstāt. Viens ir Mārtiņš Mējers, latviešu džeks. Viss loģiski mums pazīstams, nekādas tur dubult skaidrojumi nav nepieciešami. Bet tāpat vajag jau aizstāt 2 spēlētājus. Mārtiņam arī nav viss super veselība. Viņš viens pats, mēs nevaram vienu centru uz 40 minūtēm. Un tur dažādās sarunās, tagad jau es arī nepateikšu, tur nav arī tam nozīmes, kā mēs līdz tam nokļuvām, bet bija tas loģiskais domgrauds, ka Austrālijas līga čempionāts, kas ir pietiekami spēcīgs, tāds diezgan spēcīgs, un daļai komandu sezona beidzas februārī. Ja tu salīdzinātu, viņš ir spēcīgāks par Spāniju? Nē, es domāju, nav. Viņam ir tāda īpatnība, ka gandrīz visām komandām top 7 vietas aizpilda džeki, vai kas ir uzspēlējuši NBA, kas ir uzspēlējuši Eirolīgā, vai arī kas ir Austrālijas izlases līmeņa spēlētāji. Es teiktu, no 8. jau es tā sāku, es pētīju to vairākas dienas, tos sastāvus un meklēju spēlētājus. No 8. jau, tomēr ir bišķi kritums, bet es tā vispārīgi teiktu, ka viņi tajā ULB Eirokausā, kur spēlēja Prometēju, viņi tur patiešām sistos lielākā daļa Austrālijas komandu. Un, tā doma bija loģiska. Mēs kaut kādu naudiņu bijām pietaupījuši. Mums tas doma gājiens visas sezonas garumā bija, ka nevajag obligāti parakstīt leģionārus 3 jūlijā. Uz pirmo daļu. Tagad tur visu sezonu viņi mauks, un tas kaut kādu beigo rezultātu dos. Mēs labāk paskatāmies, nogaidām, jo katrs mēnesis, ko tu nesamaksā ārzemniekam, nozīmē, ka tev būs mazāk mēnešiem jāmaksā, un tu jau vari lielāku algu samaksāt. Basketbolā vēl ir viena īpatnība, ka viņiem nav transferu logu, nav gada līgumu. Viņiem, cik
cik es... Var arī noslēgt ļoti gribu uz 1 mēnesi. Jā, vai, nezinu, 10 dienām, vai ko iesāk. Jā, tur viss ļoti daudz vienkāršāk nekā futbolā. Un, nu, tad tā provizoriski, tā ir 10 komandu līga, mēs skatījāmies, tobrīd, ja es nemaldos, bija tāds 5, varbūt 6, kurš varētu netikt playoffos. Izgāja cauri visiem viņu centra pozīcijas spēlētājiem, nonācām pie tādiem 3, kas varētu būt interesanti. Nu, vai precīzāk es nonācu, tad es Artūram rādu. Par vienu nosaucu tādu kosmosu, ka tur, bet viņš arī Austrālijas izlases spēlētājs, ka nav variantu. Kurš un cik? Nē, kurš pat nav svarīgi? Laikam pat nav svarīgi, 30,000 pa 1 mēnesi gribēja. Bet viņš ir Austrālijas izlases spēlētājs. Okay. Otrs jau bija arī Austrālijas īpatnība. Viņš jau ir parakstījis un viņš šāks kaut kādu Jaunzēlandes sezonu, kas atkal iet cauri vasarai. Un tad trešais bija, bet mums Džordijs, starp citu, ar to 30,000, Džordijs bija tā kā top 2, un tas, kas aizgāja Jaunzēlandu, tas tomēr bija zem viņiem mazliet. Un Hunters cik nospēlēja pie jums 4 mēnešus? Tā, viņš, un 1 dienu birojā, viņiem arī tā kā NBA, tagad Eirolīgā ir tā play-in sistēma. 1 dienu birojā mums ir basketbola mītings, kas mums katru nedēļu. Un mēs to play-inu paralēli skatāmies. Lai izkristu, jā, pret pēkšņi bijām baigā New Zealand Breakers fani, jo tie varēja uzvarēt un atves mums Džordiju, jo ar aģentu jau bija sākt sarunas, un ja viņi netiek Austrālijas playoffā, tad bija skaidrs, ka viņš brauks pie mums. Cik Hunters mēnesī, tu vari pateikt? Neteikšu, nē. Pamāja ar ausī. Mazāk pa 30. Labi, vairāk pa 5. Mazāk pa 10. Jā, varētu tā teikt. Okay. Labi. Lielu lomu nospēlē patiesībā tas, ka viņš ir Kristera Zorika koledžu biedrs. Tajā dienā, kad mēs nonācām pie tiem 3, mēs man šeit varbūt to atbildi par tiem 30,000 ar Artūru jau savācām birojā. Iekāpām mašīnā, es nezinu, kur mēs ar Artūru braucām. Visi zvanām Zorikam, viņš piezvanīja pa telefonu, Kristers sāk stāstīt visu pa viņa raksturu, un tik vienkārši arī, Kristers ir superforšs džeks pateica, es viņam arī pastīšu Instagramā, ka šitie labi džeki brauc pie viņiem, es domāju, tas nospēlēja milzīgu lomu. Tas nospēlēja milzīgu lomu. Bet viņš arī tāds, pat smieklīga epizode, tu 100 punktu neskaties, kad jums tur sākās kaut kāda kautiņa, kaut kas. Hunters sodiņus met. Tur viss brūzmējās, viņš tur šito, es skatos, Hunters sodiņu met. Mums bija tā klasika, izmet pēdējās sekundēs, ka rezultāts jau izšķirs. Tas bija ētisko, tas nebija, sākās grūstīšanās. Tas PPK čatā bija. Viss tur kaut ko un Džordijs fonā. Sodiņus metā. Džordijs super. Ir iespēja, ka viņš atgriezīsies? Nopietni. Nē. Jūsu sarunā varbūt... Tikai uz kaut kādu milzīgu sentimentu, varbūt kaut kad nākotnē sazina. Viņam te patika, bet varbūt tagad atklāt, ar kuru no spēlētājiem, kuru draudzeni jūs tur gribējāt pielaust, lai paliek Latvijā. Vairs nav daudz variantu palikuši, 2 ārzemniekiem vairs neviet. Kepa, tagad jāapskatās Instagramā, kam ir Osborns gan jau. Man nav grūti, laikam nav grūti pateikt. Nē, mums ļoti viņām patīk. Ļoti viņām patīk, un ar Eizēju ir tā lieta, ka viņš gan ir mazliet vecāks, gan viņš bija lielāko daļu sezonas. Mēs esam konstantā, protams, komunikācijā visās no šīm situācijām ar aģentiem. Mēs zinām, ka Eizēja ies soli augstāk, būs kāda laba līgu. Mēs, protams, arī ar viņu labprāt. Un ar Džordiju, ja mēs nedzīvot reālajā pasaulē, visu šīs sarunas vēstu. Bet, Kamaka pirmā sezona Eiropā. Super priecīgs par to, kas notiek Latvijā, palika visilgāk no visiem leģionāriem, bija uz abiem pasākumiem, nebrauc projām. Mēs arī no viņa cilvēcīgi jūtam to visu vilkmi, ka viņš te vēlas būt. Par Eskimosu viņu saukt nevar, ja? Nē, tā korekti būtu saukt viņu par Inuitu. Inuits, tā ir viņa konkrētā tauta. Man vienkārši kukurēs. Tā mēs viņu saucam par Kamaku. Jā, vienkārši. Čurka! Amerikānis. Tā tikai metas stadionā. Viņš ir amerikānietis? Skaitās. Viņš ir ASV pilsonis, bet tā jau pēc ASV mazākuma tautība. Nē, ja gribētu pēc tautības viņu nosaukt. Vienkārši kukurēns stāstīja ļoti smieklīgi. Tā kā Sēles. Tu esi latvietis. Viņš ir amerikāns. Viņam tēvs ir havajietis. Jau diemžēl aizsaulē. Māte ir tieši no Aļaskas. Kur tu viņu atradi?
Vai ne tu? Instagramā. Nē, nu var jau stāstīt, nu, kāpēc gan nevarētu. Es tā domāju, cik garas tās versijas īsināt. Īso. Mums laiks sāk trūkt. Jā, Aivars darbazē patmīnas kārtē. Viens vītriņš standarta šo vienkārši. Okay. Bija tā, ka tie visi latvieši parakstīti, vai ja ne, kā minimums aizrunāti, kaut kāda ideja par to sastāvu ir. Bet tas ir diezgan vēlu. Tagad mēs esam krietni ātrāk sākuši sastāvu komplektāciju, jo mēs kā klubs esam eksistējuši. Un jau ir tas augusts sākums un kļūst skaidrs, ka kaut kādus viesspēlētājus vajadzēs. Un Artūrs un Edgars tīrais kaut kādiem saviem kontaktiem. Kāds kaut kur ir padzirdējis, kāds kaut ko zina, ka tāds klubs top. Sāka klasiskie uz e-pasta sāk nākt iekšā. Tas, es zinu, ka tas ir pret kaut kādu manu basketbolu ticību. Tas ir pa visiem 100% jebkāda Artūra basketbola ticība. Mēs neņemsim tos 3-gadīgos serbus. Ja viņi pēkšņi neskapēc grib uz Latviju, un viņi tur ir visu Eiropu izspēlējuši. Es visus mūžu sekoju līdz jūsu klubam. Mans mīļākais klubs tikai zaļi. Tas laikam vairāk futbola īpašnība. Nebūs nekas tur labs un nebūs viņam gan jau super augsts motivācija. Tagad mēs 3-gadīgu serbu super netrāpīsim. Un tur kaut kāda zīme tā ideja, ka tad pamēģina Reini, pamēģinam paši atrast tos potenciālos talantus, kas mums šķiet, kas iedarās zeļos. Uzrunājam viņus tā diezgan augstajā, precīzāk viņa aģentus. Un sliktākais, kas notiks, būs tas, ka viņa aģenti varbūt pateiks, nē, šito nē, bet man te ir cits spēlētāju portfels. Un tad aizies vispār tā kāda komunikācija, un mēs tāpat no tā būsim ieguvēji. Kur Latvijas basketbola kluba ņem spēlētājs no universitātes nesenajiem absolventiem, jo tiem tūlīt būs pirmā profesionālā sezona, tie vēl Eiropā nav spēlējuši, tiem algas ir zemāks. Tur ir gan dimantiņi, gan tie, kam varbūt nesanāks dzīvē. Pārtraukšu divi tie vefieši mazie, Lotīs un Paips. Viņi arī ir pirmgadnieki? Nē, viņi abi ir, kā Paipsam ir otrā sezona, abiem ir otrā sezona Eiropā. Kur iepriekš viņi bija? Tā, Lotīs pagājušajā gadā bija Šveicē, ritīgi noārdījās, šo sezonu sāk Itālijā, Paips. Tagad man izkrits no atmiņas, kur viņš labi nospēlēja, šo sezonu sāk Čehijā. Tie bija parādījuši kaut kādā mērogā sev Eiropā. Nē, viņi arī šajā sērijā, manuprāt, ļoti ar visu to, ka Vefs ar komplektāciju super trāpīja. Jūras un Toms? Jā, kā? Skuja vispār mans top spēlētājs zeļos. Tur kaut ko nevis pretojās, ļoti labi spēlē, bet Paips un Lotīs. Nebūs neviens, ne? VF arī droši vien. Es nezinu, VF mainās treneris. Nestrādā pie viņiem arī? Nestrādāja, to Rūdovs gadēja. Par VF-u, te Bauma varbūt var Gulbis trenēt tīri teorētiski gan TTT, gan VF? Nē. Bet teorētiski? Ja Valdis Valters tā raksta Twitterī, tad tam jātic. Tagad es pirmo reizi esmu nostādījis šādu jautājumu priekšā. Es neticu un neesmu neko tādu basketbolā redzējis. Nē. Būtu precedents. Vienkārši viņš rakstīja arī otru. Brīvdienās spēles pārklājas. Man ir vēl pāris jautājumi. Paldies par basketbolu. Forši, ko tu dari? Viss beidzās. Nē, būs vēl gan jau. Pēc kameras ir parunāts. Bet mums ir rubrika par tādu. Vai tev skonto palika parādā? Un mēs zinām, ka nē. Nē, esmu nekad bijis saistīts. Vai tev Best for Sport palika parādā? Starp citu, nē. Respektu. Es zinu, ka, lai man piedod Best for Sport vadību, pret daudziem cilvēkiem ir kaut kāds parāds saistības, bet... Pret mani arī pagaidām. Ļoti labi. Bet tāpēc man vēl viens jautājums no telefona ienāca tad. Pastāsti kādu savu top atgadījumu Best for Sport telpās. Laikam Gunārs Nils. Jā. Iniciāli G. Iepeini gā. Top atgadījumu. Laikam ir kaut kas bijis. Laikam. Es aizmirsu komentējot NBA. Nekad. Man tā šķiet. Ar meiti nesi bijis kabīnē NBA spēles laikā? Nesmu bijis. Es zinu, ka viens cits cilvēks bijis NBA spēles laikā. Nezinu, vai ēterā. Cerams, ka nē. Kaislīgi komentēji. Kas man pirmais nāk prātā? Mums ar Haraldu Kārli abi jaunāki, dumjāki savulaik bija spēle, kad kāds cits kaut ko komentē, tur ir tāds mikrofons, kur tu vari sazināties ar cilvēku iekšā, un mēs vienkārši
stulbākās lietas teicām un izaicinājām viens otru, nu tagad pamēģināšu to pateikt ēterā. Nu, kaut ko pilnībā nesaistīt ar sportu, neko tādu. Tas ļoti labi trenēja vienlaikus arī komentēšanas prasmes un radošumu, un Haralds bija ļoti meistarīgs visu šo lietu. Kā ir tev komentēt? Tagad joprojām? Nē, tu vairs nekomentē. Retāk, bet kad vajag, tad atsaucos. Naktī komentēt trijos, piemēram, nezinu, Detroitu pret Oklahoma. Tagad. Tu pirms tam guli, pēc tam daudz guli? Nē, es ne par to, ka skatās visdrīzāk ļoti maz cilvēku. Ok, tas saka, šāds, kas skatē Polijas līgu, un es esmu viens. Es to gribēju pateikt, lai nebūtu. Labi, nu. Kā tu ar to vispār cīnies? Vai cīnies vispār? Savulaik tiesības NBA bija bezsvaru sportam. Tad es biju jaunāks, mudrāks, možāks. Ja bija tās pavisam vēlās tās no rietumkrasta, es parasti gulēju vispirms, bet tad dūla galva, tu mauc maksimālismā. Tagad, kad tas viss ir pārgājis uz GO3, un es arī tikai pārstāvēs komentēju, GO3 pasaulē ir labāks tas kalendārs, protams, naktsvidi nav vairs tik viegli, bet pārsvarā tās ir labas spēles, tā kā varbūt tas nav primāri tavā galvā to brīdi. Nav, protams, naktsvidi nav viegli. Es neesmu dzirdējis. Ir bijis ļoti maz. Es Tomam cilvēcīgi pirms sezonas pateicu, Eibls plus Zeļi un vispārējais, grāmatu vienu rakstīju kopā ar 2 kolēģiem, ka labāk nē, bet ja vajag pasaki un varbūt sanāks. Bet pats seko šogad NBA? Protams, jā. Ir tā. Pirmkārt, kādas Celtic izredzes tā kā? Vai KP spēlēs? Vai vispār ir izredzes? KP spēlēs un es domāju, viņi būs finālsērijā favorīti. Un no 0-3 neviens nav vēl uzvarējis playoffā, ja? NBA nekad. Kaut kāds 059 vai kaut kāda tāda šobrīd tā... Tagad 3-1 vienkārši Dallasa pret Minnesota. Jā. Un vai Kristaps spēlēs augustā izlasē? Jūlijā, jau ar jūlijas sākumā arī. 2. līdz 7. jūlijas. Nē, augustā jau pati, jā. Man šeit tā arī sākās jūlija beigās. Jā. Es domāju, ka spēlēs ar veselību brālis. Es tev neko oriģināli nepateikšu. Es neesmu kādu laiku, tā no tās žurnālistikas tādas atvadas bijušas, neesmu šo tematu tik aktīvi tur uzturējis un cilvēks raustījis, bet tas pēdējās indikācijas. Es zinu to, ka Kristaps no visas sirds vēlēs. Tā dzīvē gadās, arī pagājušajā gadā. Tik bēdīgi sanāca, arī tās atsauksmes, ko esam dzirdējis, bez mazliet Džeks naivi līdz pēdējiem tic, tur apkārt cilvēki redz, ka nebūs, un tā vēlās to piepildīt, tur nav nekāda saistība ar viņu nevēlēšanos, bet tas varbūt 2-2-1 Ferrari ir uzbūvēts tāds, ka... Tāds kāds ir, ko nozīmē varbūt mūsu mēdījiem, tu tagad neesi vairs neatkarīgs, ko nozīmē LFG tweets? Left. Es domāju, tas bija angliski parlamāties. Liepāja fucking good. Let's fucking go. Tu redzēji to rakstu, kur rakstīja? Like feels good. Kā viens no portāliem uzraksta. Vismaz optimismu. Jūs pieminējāt... PPK čatā uzreiz Liepāja fucking good. Jā. Tas agrāk Kristaps taču gāja uz FK Liepāja spēlēm. 16. 17. gadā, kad bija tas Māra laiks. Pieminējām KP, pat man vēlēs jautājums ienāst no gariņiem pasaulē. Ja? Pavaicā par precedentu ar KP un kā atšva Delfus. Un kā tas viss beidzās? Kas par incidentu? Bija viens tāds. Jā. Bača nosēdās, tad Reinis tagad domā. Otra kamerā vēl kādā. Man gatavība. Es jau nekur nesteidzos. Mirgo, tāpēc Davai. Ar šo beigsim arī. Šis te, jā, par KP un... Vēl jautājumi bija Jurijam. Jā. Jā, par KP un tad jautājums viņam. Jā. Tas bija viens no playoff, vienmēr playoff pārgājis hokeja čempionātu. Es gribu iedot krāsiņu. Jā. Tas visu to dienu mācās teksts tiešraidis, seko visam hokeja čempionātam. Jā, es biju Delfos, tas bija 20, tas bija Covid, es to visu praktiski vasaru vairāk vai mazāk dzīvoju Vestienā, jā, tā vajadzētu būt. Un tad vēl naktī uz to savu maksimālismu, es tajā sezonā, tagad atskatoties, es pat nezinu, ko es no tā centos iegūt. Tāpēc, kā atvērās caur Covidu tā iespēja, es laikam te maldos pagadiem, nav pat svarīgi. Atslēdzās ar Covid tā iespēja, ka var piedalīties presenēs. Es atceros, par ko tas tās. Jā, un man šķiet, jāpiedalās, ja ir tāda iespēja, cik bieži es uz tām NBA presenēm tikšu, un es
reizēm jau regulārajā sezonā tajās naktīs pieslēdzos, prasītam Kārlēlam, prasītam Kristupam, prasītam Lukam. Un tad tajā dienā pavasarī, jo te bija tie play-off, tas bija 21. gads, 2. reize, kad bija Mavs Clippers sērija. Nomaucies to hokeju, sagaidu to spēli vakarā, noskaties. Un kas man ir tā, vienīgā lieta, kas man par to palikusi tāda mazliet sāpīga, ir, ka es visu sezonu tur esmu bijis, un tajā reizē tā Mavericks mēdīju cilvēks, tā mēdīju meitene, viņa tā pasaka, bet zin kā, bet prasa taču viņam latviski, tas tā forši varētu būt. Es tā, labi, visu laiku esmu sarunājis latviešu, angliski, protams, loģiski. Tad es vēl to jautājumu paprasu latviski. Un sakot, es no Kristapa, es neatceros precīzi, bet atvainojos Reini, nekas personīgs, bet es neduldēšu. Un tu esi Vestienā, viens pats mājās, viss apkārt tums, vilgi audodās. Tas sēd tie istamā. Kas bija jautājums? Kas tikko notika? Kaut ko, es atceros, tematika bija laikam tas, ka nav viegli bijis, jo viņš pavasarī arī toreiz pirms play-offiem iedzīvos kādā mini savainojumā, tad viņš tiem play-offiem atguvās, un es kaut ko par formas uzņemšanu un kā ir tagad tajos play-offos ieiet. Es esmu, apkārtā laikam jāiet gulēt, es nezinu, kas ir noticis. Pieceļos no rīta, kā jau bieži aiztausties, nospēj to modinātāju, ieslēdz internetu. Un tur viss. Bing. Nekad dzīvē man nav bijuši tik daudz jautājumu, nekad dzīvē man nav bijuši tik daudz zvanu, nekad dzīvē nav bijuši tik daudz zvanu no cilvēkiem, kas man nekad nezvana. Vispār. Par ko? Visi grib uzzināt par to, man tāds, ejiet pie velna, uzvilku savus gumijnieks, gāja laukā, padarīja kaut kādus āra darbus, tad aizbraucu uz Vestienas veikalu, nopirku kaut kādu cāliņu, sabraucu, pasēju dārzā, padzēru. Zināju, vai kaut kad vakarā tuvojās man tā hokeja maiņa. Iešu iekšā, es pirms tikšu galā ar tiem pārējiem, un tad jau sāksies tā maiņa. Bet, beigās ļoti solīdi. Vai jūs vēlāk esat runājuši? Jā, man šeit vasarā vēlāk bija garā intervija Kristapu, viss ļoti vienkārši, es neatceros precīzo iemeslu, kurš tas bija raksts vai kas tur bija pateikts, bet par Delfiem bija nevis par vienkārši nepatika tas, kā kaut kādā brīdī bija atspoguļots viņas draudzenes dzīvesveids, es pareizi atceros. Jā, tur man arī pēc tam vairākas reizes nodeva to informāciju, ka sorry, bet šoreiz mēs izlēmām, ka ir tā, un saku, gadu vēlāk bija super garā intervija. Nekā personīgi Rēni, jā, bet vispār, tā. Jā, man... šokiņš bija, ja? Es vienkārši nesaprotu, kas ir noticis, ko man tagad iesākt, un kāpēc tā, bet... Iet uz gaiziņu. Braukt ar Riču. Uzdot man jautājumu, kamēr kamera dzīvo. Ok. Šito griezīt. Tātad mēs atgriežamies pašu raidījumu sākumu. Tā ir tā sezona, es teicu, noskatījos to Ventas spēli pa televizoru, aizgāju Venta Rīga dzīvē. Tas varētu būt 6. gads? 5. Igors Lešarčuks iesit 2 vārds, 0-2. Un sezonas beigās, rītīgs apvienojos par FK Rīgu, es sēdēju tajā... Es tev atteicu interviju. Nē, man bija 11. Es biju... Man vēl bija pāris čomi no skolas, un mēs tur tādi mazi, ejam, sēžam tuvāk faniem. Visi sēž tajā Čakielas galā, tur bija tāda miskasti, vienkārši visu laiku plasmas pudās madēļ. Bija krūti, bet bija miskasti. Kurā tas vietā? Elu stadionā. Un ir banneri sagatavot 90 minūtes Inter Toto. Viss, kas ir jāizdara, ir jāuzvar pēdējā spēlē futbola klubs Olimp. Un Rīga pirmo reizi pēc entajiem gadiem apiet Dinaburgu, kas vienmēr tiek uz Inter Toto. Es tev papildināšu. Tā ir tā spēle, kad man tikko noraidīja sarkano. Tevi noraidīja, man šeit Igor Trojic. Nē, man tagad Līvona PPK sastāvā kā prezidentu noraidīja, un man prasa, vai ir bijušas. Es saku, bija vienīgā sarkanā, bija tajā spēlē, par kuru tagad Reinis atcerās. Es par viņu stāstīju 3 dienas atpakaļ čaļiem. Pirmkārt, tu atceries, kā jūs ieldāt pirmos vārds? Nē. Jūs vārds, man šeit bija Pavlovs, varētu to brīdi būt. Varētu būt, jā. Atsitot no vārtiem, super neveiksmīgi trāpīja. Siņicins varbūt bija Olimpā to liek. Lēc ar muguriņu trāpīja, viņam pa muguru ieldoja vārtos. Kaut kādā spēles sākumā. Šito es neatceru. FK Rīga vienkārši visu sezonu relatīvi pārliecinoši braukājuši, dabūja tik ātri no Olimpa 0-1, tad tur kaut kāds +2 snieg no malas kaut kāds sejā nevar atspēlēties.
Un tu var lēnām sāk jūs, ka tā panika piezogās. Man šeit Troicks bija rītīgi karstenīgi, viņš pirmais dabūja. Jā, jo tur, manuprāt, Romāns Lajuks bija galvenais tiesnesis tajā Tu vēlas uz Ilūkstas... Tu taču zini, kas iegāja 4. vietā? Inter Totokaus? Daugavpils. Inter Totokaus? Es vēl toreiz neko nesapratu, vienkārši... Es neatceros, par ko tu dabūji sarkano, bet tas bija tu... Otrais bija par runāšanu, jo atkal sūdz kaut kāds... Un tu par šo tematu runāji, ka vēl iekšā, ja? Nu, es toreiz nekad nesaprotu, es vienkārši nesaprotu, kas notiek laukumā. Un tu atceries, jūs palikāt 9-11, kaut kas 90+1 iesita, panāca to 1-1. Un, ja es nemaldos, 90+6 vai 90+7 kaut kas vēl trāpīja pa pārlikni. Tik ļoti es neatceros. Bet tas bija patiešām tāds cīvi, ka spēlē, beigās 9+14. Un tik maz pietrūka, un tas bija... Jautājums kāds? Nē, es gribēju vienkārši paprasīt, ko tu atceries. Es atceros, ka tā ir vienīgā mana sarkanā kā spēlētāja. Bet tas bija, cik es tagad pieaugušāk zinu un vienkārši esmu apstījies, ko tur vajag saprast. FK Rīga līdz tam bija tāda viduvēja, un tā sezona bija beigās tāds uzlidojums. Pirmais, jā, un tad... Un tad atkal bija šitā, un tad tā nav... Nebija. Man šeit nākamajā sezonā bija 7. vieta. 6. Nebija tā, ka tur vispār... Bija 8 komandas. Jā, 6 no 8 Malačs, Jurij. No tā palikām 5. Tā 5. palikām tajā gadā. 5. 6. Un tad bija... Romāns Vilēns citādāk. Manuprāt, Romāns tas bija atcermēs pa plānu. Ja mēs samalojam, tad... Tad jāatvainojās, ko darīt. Bet tas bija kaut kas tik unikāls. Ai, draugi, jūs jau valus nācies 30 Lavas salus, te visām galvēm Latvijas salus pieejams. Pagaid, mums vēl izloza. Vispirms tev. M vai L? L, bet man ir viens šāds krāklis arī. No kurienes? Izlozē gan. Es, ja nemaldos, Maksims Kriviņets bija viesis, un es laimēju jūs gribi vēl vienu? Jā, vai citu kaut kādu? Minimums kādam uzdāvināt. Vai citu kaut ko? Paldies, kā atnāc. Paldies, un uzlīmīts. Šīs esmu līmējis uz stabiem. Pārdaugavā. Protams. Tā, es kā tāds studentiņš no Somas. Tu mums dāvanas. Kā jūs domājat? Gan jau izlātoties ko? Tā, re, kur ir viens zeļus, skaists zeķis pāris. Rozā. Bet būs vēl viens. Izlozēm, come on. Es gribu zeļus. Jo, šis bija tas brīdis. Nē, 43. izmēr. Mums ir izcili vienkārši mārketinga vadītāja Beata. Es viņai pateicu, protams, maksimāli kā jau manā garā pēdējā brīdī, ka es kaut ko dodos, viņi man sarūpēja, ko es varu tik ātri, jo mums krēkli, protams, uz sezonas beigām. Loģiski nav. Arī nav tā, ka stāv viens uz otru. Mēs esam mūsu Patreoniem. Izspēlēsim, mēs, davai kopā. Zeķīts. Davai kopā. Davai kopā, šī grīšana. Davai kopā. Tā. Draugi mīļie, kāds no mūsu Patreoniem laimēs kaut ko no mūsu merča? Kā arī šalīti un zeļu zeķis. Kamera beidzās. Tā var mainīt. Lai var mazgāt arī vienas tādas. Aivars filmē jau uz telefonu, tā kā davai ātri. Kad uzdos šis zeķis, ietego Rīgas zeļus Instagramā un nofašē savas zeķis. Un buļļu. Un FK PPK. Jā, un arī mūsu jau. Davai. Laimīgā. Aivars vēl uz telefoniem. Raits, Raits, Auskals, super! Ilgu laiku, jā, es zinu, ka viņam patīk gan jūs, gan mēs. Jā, Raičam, tev ir zeķis. Citu nesen bija viena playoff spēle, kur man cilvēki PPK cepuriem ļoti pārliecinoši sveicināja. Valdis Kalns ir liels. Nē, Valdis atpazīst. Valdis jau no Kurmālas. Jā. Tu arī kurmulējies, ja? Reini. Bet lūk, šis ir, man jāsas bildi par Aivaru, kurš filmē mobilo telefonu. Reini, paldies, ka atnāci. Bija ļoti jautri. Mēs varētu šeit 3 stundas vēl. Tieši tā. Paldies, kungi. Bija laba saruna ar Reini. Un tik laba, ka Aivars jau filmē ar mobilo telefonu. Beigas to ņemt no šī feeda. Jā, baterija beidzās. Paldies. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies stadionos un nākamā otrdien mūsu YouTube kanālā. Mareks Pončo. Kā tu atceries? Tā bija man bērnieks. Kā tu uzvaldi? Dmitrijs Neļovaiko. Tu sauci visus viņus kādā